Vakars visiem klausītājiem. Jūs klausāties vakar sarunas ar Mateju jauniešiem. Un šeit ēterā esam mēs. Es esmu Justs, mums ir Rūta. Sveiki visiem. Mums ir Marta. Labvakar. Un Matīs, kas jau arī te ir vairāk šeit bijis. Labs vakariņš. Jā, un ja jūs esat varbūt tāds pastāvīgs Mateja jauniešu šī vakar saruna klausītājs, tad jūs droši vien zināt, esat pamanījuši, ka Jānis šoreiz nav ar mums. Viņš ir uzticējis mums bez viņa paveikt šo darbu, un es ceru, ka mums izdosies ļoti labi. Šodien mēs iesim cauri un pastīsimies pirmo vēstuli Timotejam, pēdējo nodaļu, 6. nodaļu. Mēs esam izgājuši cauri visām iepriekšējām 5 nodaļām un esam tajā finiša taisnē arī nonākuši. Bet pirms tam, tā teikt, mūsu ierosmē mums ir varbūt kāda spēle, ko mēs varam uzspēlēt. Jā, mums ir spēle, un šī spēle ir mīļa pieviņa man no svētdienas skolas absolvēšanas, tāpēc mūsu Mateja draudzē absolvējot 4. un 6. klases svētdienas skolās, es saņēmu dāvaniņu. Manam gadam mums dāvināja Bībeles loto. Un tad es esmu atsījis dažus jautājumus, kurus es uzdošu maniem te pārējiem biedriem. Es pat nepiedalīšos, jo es zinu pareizās atbildes, un līdz ar to tā nebūtu godīga spēle. Bet, Marta, mēs varētu sākt ar tevi. Labi. Tātad, jautājums tev. Kam eņģeļi vispirms ziņoja par Kristus piedzimšanu? Tas ir labs jautājums. Šo stāstu vajadzētu zināt, tomēr. Īpaši Ziemassvētkos. Šo man tiešām vajadzētu zināt. Klausītāji, jūs varat spēlēt līdzi. Jūs varat līdzi man atbalstīt. Kāda mums ir varianti? Es teikšu Marijai. Vai šī ir pareizā atbilde? Kāds bija jautājums atkal teikt? Kā eņģeļi pirmiem pateica? Par Kristus piedzimšanu. Kristus tikko ir piedzimis. Jā. Kam vispirms viņu pavēstīja? Šā ir savu otro izvēle. Otrā izvēle būs ganiem. Puhu! Ļoti labi. Pareizā atbilde. Kas būtu bijis pirmā izvēle? Pirmā izvēle. Bija Marija. Labi. Nu ko tad tālāk? Matīs, jautājums. Tu teici, ka man būs grūtie jautājumi. Tev būs grūtie jautājumi. Man pirmie bija par Ziemassvētku tēmām. Labi, šis vēl nav tik grūts, bet kurš no Bībeles pantiem īsumā aptver visu jauno derību? Šitie vienmēr, kur ir subjektīvi. Tie ir tikai viena pareiza atbildēm, žēl. Nē, tas ir ļoti subjektīvas atbildes. No Jāņa 3.16 ir klasiski izvēle. To arī šī spēle sagaidīja. Okay. Jāņa 3.16. Okay. Brīnišķīgi. Tad just jautājums tev. Kas vadīja gudros uz Betlēmi? Kas vadīja? Nu, es teikšu, ka zvaigzne viņus vadīja, vai tā būtu pareizi atbildi. Tieši tā, zvaigzne viņus vadīja. Nu, tādas ļoti Ziemassvētcīgās noskaņās mums te jautājumu pagaidām. Tas tā, lai iesalītos vairāk, diemžēl neatradu Ziemassvētku noskaņās. Skaidrs. Tad tālāk, Marta, atkal pie tevis. Kurā vietā Jēzus tika kārdināts? Tuksnesī. Tieši tā. Viņš bija tuksnesī. To zināju. Ļoti labi. Tā. Šis, man liekas, bija tāds interesants šo, varbūt kādu var neatcerēties. Bet kas dabūja naudu nodokļu samaksai no dzīva maka? Šis ir vienkārši, jūs tu zini? No dzīva maka? Jā. Nodokļi jā, man viss nāk prātā. Viss nāk prātā, vai ne? Tas bija Pēters. Jā, tieši tā. Pēters. No zivtiņas, Jā. Jā, viņam tāds dzīves maksas sanāca. Bet tad jūs atkal jautājums tev. Ar ko Jēzus sarunājās naktī par jaunpiedzimšanu? Ar ko viņš naktī sarunājās? Tas ir turpat Jāņa 3. nodaļā, tur, kur 16. Jā. Teikt, es domāju, vai tas bija kaut kāds rakstmācītājs vai kaut kāds farizējs vai kaut kas tam līdzīgs. Tu zini vārdu? Bet vārds viņam varēja būt... Kā viņam varēja būt vārds? Mēls galā ir, bet Tāpēc ir ar tiem vārdiem. Nē, es laikam, man laikam būs jāatzīst sakau. Marta, tev ir? Man ir vārds. Davai šā jārā. Nikodēvs. Jā. Tieši tā. Es to nebūtu uzminējis. Es pēc vidusskolas gāju, mācījos Latvijas universitātē geogrāfiju.
Mums bija dekāns Oļģerts Nikodemus. Man liekas, tik interesants uzvārds. No tā kā jā. Nesaistīti, pilnīgi nesaistīti. Tā, Marta, atkal esam pie tevis. Mums tas tev ir 3. jautājums. Kas pamet savu ūdens trauku un steidzas vēstīt ziņu jauku? Sieviete pie akas. Es teikšu tā. Jā, tu atceries, kuras tautības viņa bija? Samarieta, Jā. nemaldos. Jā, samarieša sieva. Nu, tad tālāk jautājums atkal pie Matīsa. Tā, mēs varam paņemt šo. Cik reizes Dievs dzirdami apliecināja Jēzu par savu dēlu? Kristībās būs pirmā. Apskaidrošanas kalnā 2. Es te domāju, vai ir 3. Ko es laižu garām? Jūs? Es šīs 2 iedomājos, es domāju, vai tiešām ir 3. Es teikšu 2. Un tā arī ir pareizā atbilde. Ļoti labi. Vismaz balsoties uz šo kārtiņu. Šo spēli, jā, paldies. Kurai nav neapšaubām autoritāte. Tā, jūs jautājums tev. Kas tā bija par maltīti, kur pēc ēšanas atlika vairāk ēdienu nekā bija sākumā? Maltīt, no tā laikam būs tā 1000 pabarošana, kas bija viens moments, un tad bija otrs moments 5000 un tad 7000. Tieši tā. Man liekas. Te ir, ja jūs paēdini, te ir rakstīts 5000 vīrus. Okay. Bet mēs esam veiksmīgi pagaidām tikai jaunajā derībā. Būs arī vecā derība, Rūta. Mās, ka bija kā, jūs gribat vecās derības Nē, jautājums? mēs vienkārši Nu, tad teikt, jautrībai var arī kādu no vecās derības. īpaši Martai, protams. Mācītājiem. Es mēģināšu kādas vecās derības tev just atrast. Ui. Bet, Marta, tev mēs varētu uzdot atkal jautājumu. Kas kāpa kokā, lai labāk redzētu Jēzu? Man ir vārds, bet es ļoti ceru. Jūs man droši labojat, ja nav pilnīgi pareizi. Saķējs? Jā, jā. Tieši tā. Pareizi. Caķis kāpa Vienmēr kokā. mulsina jaunā tulkojumā, ka viņš sauc Zakhais, un tad man liekas, kāpēc personu vārdus vajag mainīt. Jā, es tulkojos pie vecā tulkojuma, tas, bet nebija šo pamanījis. Bet, Matīs, šis jautājums tev, jo šis bija šī saistīta ar Ziemassvētku tēmu, kas mums bija Matejā, un tad es domāju, ka tu varētu zināt, ar kādiem vārdiem beidzas Bībele. Tiešām nāca kungs Jēzu. Man liekas, ka tā, vai tiešām nāca kungs Jēzus drīz, bet, es nezinu, vai tur ir tas drīz vārds, jāšķir jāstāst precīzi. Ar āmen beidzās. Āmen. Jā, vai ne? Tā ir. Cik es biju tu? Te ir, tu pusi pateici, principā, Pusi tikai. vismaz kartīti sagaida, ka teikt, tiešām es nāku drīz, tad ir domzīmīgi, tiešām nāc kungs Jēzu, mūsu kunga Jēzus žēlstība, lai ir ar visiem. Jā, Āmen. to 21. pantu es aizmirsu. Nē, bet tu ļoti labi šo zināji. Prieks par tevi, ļoti labi. Tad, jūs nespējat tev atrast vecās derības jautājumu, bet mēs varam uzdot šādu. Kurš Jēzus māceklis daudz šaubījās? Daudz šaubījās. Es jau teiktu, visu viņš daudz šaubījās. Kuram tāda slava ir? Laikam, ja neticīgais Toms skaitās tas visšaubīgākais varbūt. Tā arī ir viņa sagaida, kad atbildē, ka būtu Toms. Tā. Nu ko, mums ir laiks vēl vienu apli uzraut? Es domāju, vēl vienu mēs varam. Davai. Nu, tad vēl viens aplīts pēdējais. Tā, Mārta, jautājums tev. Kam Jēzus uzticēja savu māti? Māceklim Jānim. Tieši tā. Tā, Matīs, man laikam ir beigušies sarežģītie jautājumi. Tāpēc tev būs parastie jautājumi. Man pagaidām vēl nav bijuši tādi izteikti sarežģīti. Nu, sarežģītākie no tiem, ko es atradu. Jā. Tā. Bet atcerēsimies, ka šī dāvana bija svētdienas skolā. Jā. Zini, kā, kamēr es atbildu, varbūt atradīšu kādu riktīgi sarežģīto. Nē, Tiem, man kas ir labi arī vienkāršie jautājumi, bet ok. Nu, tad tev atkal būs jācitē pants. Kādus cilvēkus Jēzus sauc par saviem brāļiem un māsām? Tie, kas dara man debesu tēvu prātu. Tieši tā. Wow. Tā arī ir. Un tā, Just, ko lai mēs tev uzdodam? Finālais jautājums. Galējais jautājums. Kaut kas no vecās derības. Tomēr atradās. Atradās. Okay. Tātad, kā sauc pilsētu, kuras mūrs sagrāva mūzika? Nu, tā būs Jērika.
Ja Eriks Mūrtīgs sagrot. Tieši tā. Wow. Veiksmīgi. Brīnišķīgi. Malači. Kam bija pilnīgi perfekts pareizs atbildes. Man liekas, Martai bija viss pareizi. Pirmā Marija. Tas tā, kamēr mēs iesildāmies. Jā, nu man bija vismaz 2 nepareizi, man liekas. Savādāk, man liekas, Matīs uzvarēs šo spēli. Man nepilnīgi. Nepilnīgi ir mūsu atziņa. Tieši tā. Nu, bet kronēsim Matīs kā uzvarētāju. Paldies. Pazemībā pieņem. Jā, bet, mums tātad, jūs mūsu Matīs jau esat dzirdējuši vairākas reizes šeit, bet mums ir, protams, Marta un Rūta mums ir šoreiz viesi, un tāpēc mēs gribam ļaut arī viņām padalīties ar savu stāstu, ar savu liecību, un kur vēlās sākt brīvprātīgi, mēs dosim Rūta. Jā, es tad varētu sākt. Es, kad pārdomāju savu liecību, man ļoti grūti atrast tādu vienu konkrētu punktu, kur sākt teikt, jā, šis tas mirklis, kad atgriezies no grēkiem, un man dzīve pilnībā izmainījās. Es teiktu, ka mans bija vairāki solīši, kas noved līdz tai vietai, kuras esmu šodien. Un es esmu uzaugusi kristīgā ģimenē, un es teiktu, ne tikai kristīgā ģimenē, bet tā, kas arī praktizē to kristētību. Līdz ar to mēs katru svētdienu devāmies uz draudzi. Es uzaugu redzot māmu kalpojumu, redzot tēti kalpojumu, un līdz ar to man tas šķita tā ļoti dabiski atrasties draudzē, ticēt Dievam. Es tam mirkli neapšaubīju, ka ir Dievs. Man vienkārši kaut kā nekad nebija nācies saskarties un izvērtēt, vai patiešām viņš ir. Es vienkārši uzaugu ar tādu pieņēmumu, ka tur nav nekāda varianta cita. Dievs ir. Un es arī diezgan agrā vecumā sāku arī pati darboties un kalpot. Un tad jādomā, kā šā turpina tālāk. Bet es teiktu, ka mums katram ir tas posms, kad mēs izlemjam, kas tad ir to ticība, vai mēs vienkārši dzīvojam, vai mēs to patiešām personīgi satveram, un ko darīt tālāk ar to visu. Un kaut kāds mazs pagrieziena punkts man bija aptuveni 8 gadu vecumā, kad mans brālēns, kurš ir nepilni gadu vecāks par mani, kad viņš vasaras bībeles skolā pieņēma šo lēmumu nodot savu dzīvi Jēzus rokās, atgriezties. Un tad, tā kā mēs esam no tuvu vecumu, es ļoti skatījos viņu kā tādu, varētu teikt, savā ziņā paraugu. Un līdz ar to, kad viņš veica šo lēmumu, kaut kas manī sāk veidoties šīs domas. Un es teiktu, līdz tam vienkārši nebija domājis. Es vienkārši dzīvoju tajā kristietībā, kā es biju pieradusi. Un es pat nedomāju, vai ir kaut kāds nākamais solis šim visam. Un redzot to, ka mans brālēns veic šādu lēmumu, tas liks kā vairāk aizdomāties un saprast, ka tad šim ir vēl kaut kas, ka nav tā, ka esmu visu sasniegusi, ka ir vēl kaut kāda soļa. Un tad arī es pati nākamajā vasarā arī veicu šo lēmumu nodot savu dzīvi Jēzus rokās. Un tajā pašā vasarā es arī tiku kristīta Mateja draudzē. Sanāk, es 8 gadu vecumā tiku kristīta. Un tagad, atskatoties, es redzu, ka mana izpratne par to visu bija ļoti nepilnīga. Es daudz ko nelīdz galam biju sapratusi, un tāpēc arī manas ticības seši tālāk izvērtās tāds, kā tas bija. Bet es redzu, ka tomēr, cik 8-gadīgs bērns var saprast tajā vecumā, ka, principā, tik daudz arī sapratu un ticēju. Un, es atceros, ka sākumskolas gadiņos, ka tieši ap to kristību laiku, ka es aktīvāk centos sludināt citiem un stāstīt par Jēzu, un ka es pat mēģināju vienu savu draudzeni vest grēku nožēlas lūkšanā, un pie sevis mājās taisīt arī bībeles studijas klases biedrinēm. Tā kā kaut kādi tur tā dzirksts, varētu teikt, tāda pirmā patiesā sastapšanās un mīlestība pret Jēzu bija, bet es teiktu, ka es biju palaidusi garām to aspektu, ka tomēr tās ir personīgas un dzīves attiecības, un ka tas nav tāds vienkārši vienreiz izdara to lēmumu, tad brīvplūsmā dzīvo tālāk, tomēr tas tā apzināti, un tur ir kaut kāda veida arī disciplīna tajā visā iekšā. Un to es biju palaidusi garām, un es vienkārši tā kā biju ieradusi dzīvot, tās turpināju dzīvot, un tāpēc ar laiku pieaugot un dzīvē kļūstat aizņemtākai, varētu teikt, tā dzirksts nodzisa, un es ļoti aizgāju brīvplūsmā. Kā es joprojām dzīvoju to kristiešu dzīvi, aktīvi iesaistījos Mateja draudzē kalpošanās, bet kaut kā es brīvi plūdu, līdz es 7. klasē attapos pornogrāfijas un pašsmērināšanās atkarībā, un varbūt tā dīvaini teikt par atkarību, bet es esmu ļoti pateicīga Dievam, ka viņš ļāva man kaut ko tādu piedzīvot, jo šis bija tas mirklis, kad es sāku saprast, ka kaut kas nav kārtībā manās attiecībās ar viņu, ja jau manā dzīvē var ienākt
tāds grēks, kurā es bezmazliet konstanti dzīvoju un nevaru tikt ārā, ka kaut kas nav īsti kārtībā pašos manos ticības pamatos, un jā, tajās attiecībās ar Dievu. Un jā, tātad 7. klasē ienāk šī atkarība, bet visu šo laiku joprojām esmu aktīva Mateja draudzē, un jā, arī, kad vecākiem pēc tam par šo izstāstīju, viņi teica, ka viņi absolūti neko nenojaut, un līdz ar to es dzīvoju tā, ka no malas neko nevarēju īsti redzēt. Bet, nu jā, ir šī atkarība, un no sākuma jau it kā bija tāds sajūta, ka šķiet, ka kaut kas nav līdz galam kārtībā, bet es nevaru saprast, kas tieši. Un tuvākā gada laikā ik pa laikam dzirdēju, kad runāja par grēku, un kad saslēdās, tad redz, kāpēc man šķiet, ka nav kārtībā, ka tas ir grēks, ko es pašlaik daru. Un tad arī mēģināju, kā saviem spēkiem no tā tikt vaļā, bet nekādīgi nespēju to izdarīt. Un es izmēģināju visādas metodas, sevis kaunināšanu un kaut kā, slēpt to telefonu projām no sevis, jo tomēr tie bija tie vārti, kā es uzņēmu to saturu, bet nekas no tā viss nepalīdzēja. Un tad bišķiņ palicot uz priekšu, 10. klasē, es sāku atkal iet uz tādu jauniešu popruka kori, kas mums Matijā notiek, kad to sauc par Fusion koris. Un jā, pa šo laiku, kamēr es aņēmu tā grafika dēļ nebija gājusi, tur bija no Liepājas atbraukusi viena jauna dāma, Glorija. Un jā, man atgriežoties viņa kaut kā, es ticu, ka tas bija Dievs, ka tas bija Svētais Gars, kas viņu pamudināja, uzrādīja mani, un ka viņi sāka mani mācekļot, paņēma savu paspārnē, mēs sākām kopā iet cauri dažādiem materiāliem, un tas īstenībā ļoti stiprināja manu ticību. Un tas tik palīdzēja, bet tas vēl neizmainīja šo pašu, tā teikt, atkarības statusu. Kādā mirklī arī viņai izstāstīju par šo atkarību, un kopš tā mirklis ieguvu šo kā atbalsta personu, un kam atskaitīties. Viņa kļuva par manu, tā teikt, uzticamības personu. Un jā, es nezinu, kā tieši mums šovakar auditorija klausās, bet ja kādam no jums dzīvē ir saskarsme ar atkarību, tad es no savas pieredzes varu teikt, ka man ļoti noderēja, ka man bija šis cilvēks, kuram varēja uzticēties un par kuru es zināju, kurš šit laikam paprasīs, kā iet šajā jomā, kā var lūgt un kāds ir, jā, kāds progress tur. Man ļoti tas palīdzēja mirkļos, kad nāca šie kārdinājumi. Tādēļ, ja jūs cīnāties kaut ko līdzīgas, noteikti iedrošina, ka jūs arī atrodat šos cilvēkus, kas var būt līdzās šajā ceļā un jums palīdzēt cīnīties šo cīņu. Bet jā, tad viņi kļuva par mani šo personu. Un 11. klasē, sāk viņa aptuveni gadu, jau ir mani mācekļojis, tai bija gadu mija. Mēs kā jaungada apņemšanos veicām lēmumu katru dienu lasīt Bībeli pa vienai nodaļai un sūtīt pārdomas. Un šis bija tas gads, kad man palika 18 gadi. Un man šķiet tā ļoti dīvaini, ka es principā jau 18 gadus kaut kādā mērā biju saukusi sev par kristieti, bet es nereizi nebiju lasījusi Bībeli tā kā disciplinēti, un mērķtiecīgi, ka nodaļa pēc nodaļas un katru dienu. Un man bija ļoti grūti sākt. Tādēļ tas, ka Glorija bija līdzās un palīdzēja, tas bija nereāli liels atbalsts tajā. Un no sākuma man nevisai patika lasīt, jo es neredzēju dziļāk to būtību par to virspusējo stāstu, kas tur ir. Un es vienkārši nespratu to domu, un man bija konsulīmāts pārdomas, jo viņai bija tik smukas garas, tik pārdomāts un dziļas, un man bija tāds, kas īsti saviem vārdiem principā pārstāsta to, kas tur ir rakstīts. Un tā kādu mēnesi man šķita kā tāds negribēts mājas darbs, bet aptuveni mēnesi pēc tā, kas katru dienu bija lasījis ar viņu un sūtījis pārdomas, es piedzīvoju to, ka Dieva vārds patiešām ir dzīvs un izmaina cilvēku, jo Dievs ar to visu kaut kādā veidā mainīja mani, kas pēkšņi varēja sākt vairāk sadzirdēt Svēto garu un kā viņš runā caur Dieva vārdu, caur Bībeli un uzrāda dažādas lietas, ko īsti nozīmē tas, ko es lasu, ko tas parāda par Dievu, ko tas parāda par mani un kāds attiec uz manu dzīvi. Un es iemīlēju lasīt Bībeli. Man vairs nepietika ar vienu nodaļu dienā, gribēju vēl. Un tas arī bija Covid laiks, kad bija mājasēde, līdz ar to man bija daudz vairāk laika. Un es varēju mājās gan vairāk lasīt Bībeli, gan arī sāk klausīties dažādus podkāstus, uzrunas YouTube. Un tā es lēnām pētīju dažādas tēmas, līdz nonācu līdz tēmai par gavēni. Un es bišķiņ nošokējos, ka tā ir tik īstenībā kristiešu dzīvē tik būtiska tēma, tik būtiska disciplīna, kur ievērot, bet ka
ka es kaut kā biju to visu laiku palaidus garām un nereiz vēl nebiju neko tādu darījusi. Un tad, es izdomāju, ka es to vēlos un ka es uztaisīšu tā kā no sākuma izmēģinājumu gavēni, lai vispār saprast, ko es varētu darīt tā laikā. Jo tas, no kā es attiecos, nebija ēdiens, mans bija saturs, ko es uzņēmu. Es attiecos no sekulārās mūzikas uz to dienu, no sociālajiem tīkliem, jeb kā citu sekulāru, ko es varētu uzņemt. Un tā vietā es piepildīju to laiku un savu prātu ar pielūgsmes mūziku, ar Dievu vārdu, ar lūgšanām, dažādām uzrunām. Un tas kā es mēģināju vispār izprast, kā es varētu pavadīt gavēņu dienu. Bet tas bija mērķēt, kā izprast to un pat vēl pat negavējot. Bet šo izmēģinājumu gavēni Dievs lietoja un nākamās nedēļas laikā saprata, ka visi tie kārnēmi pilnībā pazuduši. Kā pilnībā. Un tuvākā mēneša laikā, kad tie sāk pamazām atgriezties, sapratu, ka lietas ir citādākas tagad. Ja iepriekš es negribēju to darīt, bet bija sajūta, ka vienkārši fiziski nespēja, ka it kā kaut kas manī spiestu to darīt pret manas pašas gribu, tad tagad es sapratu, ka man ir atkal izvēle. Ka man vairs nav tāds sajūta, ka es vienkārši nespētu atturēties, bet ka es to spēju. Un tā, es to izveidoju par tādu kā gavēni līdz lieldienām no sākuma, un tad pēc tam par visu atlikušā mūža gavēni. Un, protams, šis gavēnis tādēļ nav bijis perfekts, jo projām ir bijuši reiz, kad es esmu kritusi, bet Dievs savā žēlstībā ir palīdzējis stāties pretī tam kaunam, kas ir bijis tajos mirkļos un turpināt iet uz priekšu. Un tā, es esmu Dieva žēlstībā piedzīvojusi atbrīvošanu. Protams, tas ceļš tur nebeidzās un turpinās, un katru gadu kaut kas jauns notiek, un viss līdzinājās mūžs ir kā liecība, bet es pieņemu, ka šajā vakarā ar šo līdzinējo stāstu arī pietiks. Paldies, Rūd. Paldies, tiešām jau ļoti skaisti. Marta, padalies tu varbūt. Man sauc Marta. Un es piedzīvu nekristīgā ģimenītē, bet es ar tādu prieku varu teikt, ka viss man ģimene šodien tic uz Jēzu. Un jau kopš kādiem 13 gadiem es ar savu ģimeni, mēs gājām uz Luterāņu draudzi, Svētā Pāvila draudzi. Un man ģimene arī tur kalpoja un joprojām kalpo. Un man ģimenīte vecāki un māsas. Bet es tik bieži tur gāju, svētdienās, kad uz dievkalpojumiem. Un, bet drīz pēc tam, pēc šī laika, mēs ar ģimeni sākām lasīt Bībeli. Un tad bija tāds laiks, kad es pat arī sāku lasīt personīgi Bībeli. Un man tāda ļoti, ļoti skaista atziņa ir, kad es savu istabā lasīju Bībeli, Mateja evaņģēliju. Un es lasīju, un es biju tik tāda iepriecināta un tik pārsteigta lasot to, kas bija rakstīts Dieva vārdā, jo es nekad nebiju neko tādu dzirdējis un nekad nebiju neko tādu piedzīvājis. Un tas bija tāda ļoti spilgta atmiņa. Es atceros, es skrēju pie mammas un teicu, ko es tikko izlasīju, un tas bija tik tā skaisti. Un tad es arī turpināju lasīt Bībeli, bet es īsti savā dzīvesveidā nepamanīju tās pārmaiņas, kad es lasīju, zināju, ka tas ir labi, es redzēju Dieva vārdu kā autoritāti, bet es īsti neizmainīju to savu dzīvi. Un tad man bija 16 gadi, un man šīs draudzes jauniešu vadītājs, tāds Ronalds, uzaicināja uz jauniešu vakaru. Un likās, cik jauki, un es aizgāju. Un tad es sāku iet, un tad pēc pāris reizēm es biju tie jauniešu vakarā, un man nekad tā nebija bijis, kad pirmo reizi man nāca tāda grēka nožēla, un kad es bija kaut kādas lietas, ko es tajā laikā darīju savā dzīvē, un es ļoti apzinājos, ka tā sāpina Dievu, un bija tāds kārtība paraudēt. Jauniešu vakarā bija ļoti skaists laiks, jo tā bija pirmā reize manā dzīvē, kad es apzinājos to grēku, kad to savu grēcīgumu. Un kopš tās dienas es esmu apzinājusies to evaņģēliju vēsti un es upuru savā dzīvē. Un tad pēc tam es ļoti vēlējos vairāk uzzināt ticību, un es ļoti vēlējos satikt tā kā vienaudži savā vecumā, kur arī tic. Un Matejam bija tāda jaunieša alfa, un es pieteicos, viņa tāds tik forši, bet viņa nenotika, diemžēl, viņa atcēlās. Bet man uzrakstīja ziņu, ka viņa nenotiek, bet es esmu mīļi gaidīts jauniešu vakaru. Un tad sanāca jauniešu vakaru, un man ļoti iepatikās, un es arī iepazinu tādu meiteni Paulu,
Jā, mēs sākām ar patikties, mēs sākām lasīt Bībeli kopā, un jā, pēc tam es arī pieteicos uz nometni, un es tajā laikā arī ļoti apzinājos, kad es vēlētos kristīties, un tad, jā, es atbraucu uz nometni, man ļoti patika, un tad es redzēju to iespēju kristīties Matejā, un jā, tad es 2023. gadā nokristījos, un jā, esmu Matejā un kalpoju, un es ļoti priecīga. Kaut kā tā. Mums ir liels prieks kalpot kopā ar tev, Martina. Jā. Jā, paldies. Un es, ātrs jautājums, Martēts viņai Paula sadraudzējās, un tu sadraudzējies ar Gloriju, un viņas vienkārši jums tā kā, pienāca jauniešu vakarā un sāka ar jums runāt, un vai kā tās lietas notika, ka jūs tā sākāt tikties? Man bija ļoti interesanti, jo es biju tikai uz vienu jauniešu vakaru. Un tajā vienā jauniešu vakarā tagad mums ir savādāka secība, kā notiek jauniešos, bet tad, kad es biju, tad bija viena nedēļa uzruna un nākamā nedēļā mazās grupiņas. Bet tieši tajā jauniešu vakarā kaut kādā veidā izveidojos mazās grupiņas. Un es sāku runāt ar Paulu, un es gāju projām, un Paula atskrēja pie manis, un mēs savainojās ar kontaktiem. Un tad arī es biju pieteikusies mazai grupiņai tajā laikā, un tad mēs ar viņu tikām vienā mazajā grupiņā, un tad tā mazā grupiņa vairāk pārtap tādās individuālās tikšanās. Kaut kā tā. Jā. Es par savu pieredzi tā neatceros. Man tas bija pirms kā laiciņa jau, bet mums vairāk bija, jā, tā kā caur draudzību nebija tā, ka viņi uzreiz nākt un teikt, davai, es tevi mācekļošu. Nē, tas sākās vienkārši kā ar draudzību, kāds reiz iziet kaut ko kopā padarīt, un tā jau viņi piedāvāja, es vēlos kopā ar viņu studēt šo materiālu, lai vairāk iepazītu Dievu, Bībeli un tam līdzīgi. Un tas tā ļoti dabiski un plūstoši sanāk vienkārši no draudzības pārtopēt par kaut ko vairāk un kaut ko vēl skaistāku. Jā, skaidrs. Jūs tu vienkārši domā, ka tev neviens nepienāca? Nē, jā, es tā vienkārši domāju, cik skaisti tomēr tā, cik varbūt svarīgi, un tas varbūt man atgādinājums, parunāt ar cilvēkiem tā varbūt būt ļoti uzbāzīgam, jo man nepatīk būt uzbāzīgam, bet tas varbūt tāds ļoti spēcīgs. Jā, tu nekad nezini, kas tam otram cilvēcim ir vajadzīgs tajā brīdī. Jā, tieši tā. Un labāk izmēģināt, vai nevar zināt, kas notiks. Bet jā, paldies par šīm lecībām, un es tagad, domāju, ir laiks arī iestīties Bībelē šajā Timoteja 1. vēstules Timotejam 6. nodaļā, ka mēs vēlamies šovakar arī iziet cauri. Tagad mēs varētu apsīties 6. nodaļas pašu sākumu, kas ir pirmie 2 panti. Un tā kā tas tāds īsts gabals, es varbūt atļaušos nolasīt, lai man pēc tam nav jāatstrādā. Tad 1. nodaļas pirmie 2 panti. Visi, kas ir zem verdzības sloga, lai dod godu saviem kungiem, ka Dieva vārds un mūsu mācība netiek zaimota. Tie, kam kungi ir ticīgi, lai nenicina tos mazāk tā iemesla dēļ, ka viņi ir lai neciena tos mazāk tā iemesla dēļ, ka viņi ir brāļi, bet drīzāk, lai kalpo vēl jo labāk, jo tie, kas no šādas krietnas kalpošanas iegūst, ir ticīgi un mīļoti. To visu māci un aicini darīt. Un tā tad par šo raksturiet mums jauniešu vakarā bija tāds virsraksts, vai Bībele atļauj verdzību. Tad jau laikam pašas, protams, jautājums, vai jūs lasot šo, jums liekas, ka Bībele atļauj verdzību? Rūta, varbūt tev, kas padomā uzreiz. Vai tu atceries, varbūt, kādus vārdus, kas tika teikt? Es atceros, ka jā, mums teologs doktors Ilmārs Kiršs bija un stāstīja par šo, un mums viņš ļoti forši stāstīja, kā iedzinātos vārdu nozīmē. Es testēs, ko es ļoti atceros, ka mēs pārdomājam, bet arī par to, jā, vai atļauj verdzību. Protams, skatoties uz šiem pantiem, te īsti nekur nav tā teicis, ka nedrīkst tā būt vergi. Es te vairāk redzu, ka tiktu runāts tajā situācijā, kad jau ir šī verdzīgi tiek runāts, principā, uz vergiem, kā viņiem dzīvot to dzīvi. Tā kā es pieņemu, ka šeit vairāk izskatās, ka te nav tik daudz tā runa par to drīkst vai nedrīkst, bet vairāk tajā mirklī, kad ir, kā tad dzīvot tālāk. Jā, tas man arī bija pirmais, kas man iekrita acīs. Man likās,
Tur vienkārši aprakstīt situāciju, ka ir tāda situācija, un kā vergiem jāizturās tajā momentā. Jā. Es domāju, mums ir atšķirīgas izpratnes par to, kas ir vergs toreiz un kas ir tagad. Kaut gan īstenībā verdzība jau ir reāla lieta joprojām. Varbūt ne gluži Eiropā vai Amerikā, kaut gan arī ir visāds stāsts dzirdēt, vai ne? Bet tajā laikā tas bija vairāk, es domāju, tāds darba devēja un darba ņēmēja attiecības. Mums ir arī, ka mēs latviešu vēsturi lasām vai mācamies. Tā verdzība, jeb kalpa un kunga būšana bija atšķirīga nekā tā, ko mēs iztēlojamies. Tur, nezinu, vergi melnādainie tika pārdoti vai ne verdzībā, un viņiem bija pilnīgi cita dinamika. Tā kā tas ir viens, bet Bībele arī runā par to, ja kādam vergam ir iespēja atbrīvoties, lai viņš atbrīvojās. Ka nav pašmērķīgi jāpaliek tur. Bet tai pašā laikā, nav arī, vismaz šī raksturvieta par to nerunā. Viņi runā vairāk par šī darba ņēmēja un darba devēja attiecību dinamiku. Jā, te ir arī otrajā pantā tiem, kam kungi ir ticīgi. Te parādās tas ir kā otrs jautājums no tā, ka tu var būt ticīgs un tev var būt vergs. Jā. Man liekas ļoti interesanti, ka jūs tā izcēlāt, jo jūs citu man pajautāt, es teiktu, ka es sapratu uzreiz, ka Bībele ļauj, bet man ļoti patika šī dinamika, ko es tikko dzirdēju jūsu starpā. Ko tu dzirdēji? Kas bija tas, kas tev... Kad tā ir situācija, kur ir tā kā ielikt, ja tu esi tajā situācijā, tad Bībele tev rāda, ko to darīt. Jā, kā tu minēji arī, kad Bībele, tā kā, ja tev ir iespēja, tad jā, tad ejā no tā. Jo, ja mēs skatāmies, tad Dievs vienmēr cilvēku ved uz brīvību. Nevis viņš skatās uz to sociālo lomu obligāti, vai ne? Bet arī tur, ja mēs skatāmies, vai tā būtu Ēģipte, vai tas ir Filemona vēstule, vai ne, kur Pāvils runā par šo vergu, kas ir bijis un ir aizbeidzis, vai Jesai, ko arī Jēzus citē, vai ne, ka es nāku pasludināt brīvlaišanu. Un visā ebreju kultūrā bija šis princips, ka pēc 7 gadiem tu notiek šī brīvlaišana. Pēc būtības, ja tu esi nonācis verdzībā, tev tiek piedots. Un tu Jubilejs gads vienkārši. Jubilejs gads, jā. Un Dievu tā sirds ir vēst cilvēku uz brīvību. Bet patiesu brīvību mēs nevaram iemantot nevienā darba vietā, nevienā tur sociālā stāvoklī vai kā. Bet patiesā brīvība jau ir sirds stāvoklis attiecībās ar Dievu. Un tā ir milzīga atšķirība. Bet šeit viņš parāda, vai ne, to, ka mums ir tajā brīdī, ja mūsu kungs dzīvē, es šo raksturvietu pamatā redzu kā darba devēja un darba ņēmēja attiecības. Un, ja mans priekšnieks ir ticīgs, tad man ir ar divkāršu prieku jāstrādā viņam un jāpalīdz veidot tā, peļņa kaut kāda, lai varētu nopelnīt viņš un vēlāk labiem darbiem novirzīt. Es esmu strādājis darba vietā, kur priekšnieki ir kristieši, un tu zini, ka viņi arī no savas peļņas ziedo baznīcā, ziedo draudzē, ziedo labiem mērķiem, labiem projektiem, un tur tu strādā ar kaut kādu vienu deksmu, un es esmu strādājis darba vietā, kur priekšnieks, īpašnieks uzņēmumam ir krišnīts, un tev ik pa laikam taisa sapulces un liek kaut kādu sviestu skatīties, un tu tāds, šausmas, kāpēc man tas jādara. Un tur ir pilnīgi cita attieksme, cita sirds tajā darbiņā. Bet es piekrītu Matīsam par šo domu, kā skaties šo pantu, vismaz mūsdienu kontekstā, ka varbūt mēs ikdienā tik ļoti nesaskaramies ar verdzību kā tādu, ka mēs varam ņemt kā priekšzīmi tīri tajā darba vidē. Un arī man pašai teica par šo pantu lasu. Es kaut kā arī automātiski vairāk pielīdzinu ne tik ļoti kā verdzībai šo visu, bet tai dinamikai, kas ir darba vidē. Jo tā jau arī ir vieta, kur mēs joprojām varam pasludināt labo vēstu un parādīt to, kāds ir Dievs, tīrs ar to, kā mēs dzīvojam, ar kādu attieksmi mēs ejam tajā visā, kā mēs izpildām tos darbus, kā mums uzticēti, vienalga, vai tie lieli, mazi, patīk mums vai nē. Un, ka mēs to darām tā kā šeit rakstīts, lai Dieva vārds un mācība netiktu zaimot, ka mēs to visu darām, lai pagodinātu Dievu, kāds arī
jā, Bībelē rakstīts, kā visu, ko darāt, dariet Dievam par godu. Jā, un man laikam arī palika atmiņā. Un man liekas, jaunieši, es esmu pārliecināts, ka jaunieši agrā, kad mums bija šī tēma, mēs arī tur skatījāmies to, kā Matīs arī teica, tā izpratne par to, kas bija vergs. Un, mēs iztēlamies tiešām tur tādu, tiešām tādu 18. 19. gadsimta tādu verdzību riktīgo Amerikā, bet, tu nonāc parādā un tu pats sevi, teiksim, tā pārdevu verdzībā. Nesaka, tas ir labāk tādā ziņā, vai ne? Un varbūt arī neesmu pārāk eksperts šajā jomā. Nē, bet redz, te jau ir atkal tā dinamika, ko es jau minēju, vai ne? Bet, piemēram, Pāvela 1. vēstule korintiešiem viņa runā par to, vai ne? Katrs, lai paliek tajā stāvoklī, kurā viņš ir. Jā, viņš saka, katrs, lai paliek tāds, kāds bija, kad tika aicināts. Ja tika aicināts vergs būdams, neesi nobažījies. Bet tur ir tas turpinājums, bet, ja vien rodas iespēja tikt brīvam, izmanto to. Kas būdams vergs, tika aicināts kungā, ir brīvlaists kungā, tāpat kā tas, kas ir brīvs, būdams tika aicināts, ir Kristus vergs. Vai ne? Interesanti, vai ne? Viņš parāda atkal to, ka, ja tu esi saistīts šeit virs zemes ar kaut kādām, važām, tad pirmais ir tavs sirds stāvoklis, un otrs ir atkal, ja tu jūties nenormāli brīvs, tad atceries, ka tu nepiedari sev. Un ka tev ir kaut kāda atbildība pret Dievu, pret viņu. Bet reizē arī Rūta, tas darbs, ko tavs tēvs dara. Viņi Pakistānā izpērk vergus, reālas situācijas. Mēs draudzē aicinām ziedot, draudzē kristieši saliek kopā savus finanses un izpērk ģimenes, dod viņām jaunu iespēju, jaunu dzīvi, lai viņām nav jāpaliek tajā situācijā. Jā, arī tā skumji klausīties tos stāsts, ka vienā paudzē ir sanācis, ka iet parādā, kā arī teica, ka bieži vien tas ir, ka tas nav tā, ka kaut kāds nevajadzīgs pirkums, ka viņi gribēja, nopirkt dārgāku auto, nekā viņi varētu atļauties, ka tas nav tā, ka bieži vien vienkārši kādam ģimenes loceklim, piemēram, reāli kritiski ar veselību un vajadzīgi ir medicīniska iesaist, un ka viņi vienkārši nevar to atļauties, un ka tā arī viņi nonāk tajās kredīt saistībās, un ka tas noved līdz tam, ka vairākās paudzēs viņi strādā un atmaksā, un tā arī nevar atmaksāt šo kredītu, ja vien nav kaut kādas iesaistas no ārpuses. Es lasīju, joprojām ļoti lēnām lasu vienu grāmatu, kur tiek apskatīts dažādas sāpīgas situācijas pasaulē cilvēkiem. Un tur šis autors arī runā par verdzību, kur nonāk pusauģi Āfrikā. Par $15-20 bērns tiek pārdots verdzībā uz 5 gadiem. Un pēc 5 gadiem viņš laimīgs atnāk mājās, un tad tie vecāki viņu pārdod vēlreiz verdzībā. Vai ne? Tā kā, liekas, kur ir tā netaisnība, tā cietsirdība. Bet tas ir tas, kur mēs dzīvojam, tā ir realitāte. Vai ne? Mums vienkārši liekas, ok, šeit Rīgā, Latvijā nav tādas situācijas, bet arī šeit ir cilvēki, kuri netiek brīvi. Ne? Es atceros, ka ka šobrīd tā kalpošana ir apsīkusi, bet bija šī kalpošana šeit pat netālu no Kristīgā radio prostitūtām. Un bija kādas dāmas, kas gāja, viņām kalpoja, mēģināja viņas vest uz patiesības ceļu un uz brīvību, un viņas saka, bet es netieku, es nevaru tikt brīvībā. Man ir, nezinu, kā es uzturēšu savu ģimeni, kā es uzturēšu savus bērnus, un tur nemaz nevar viņa aiziet. Vai ne? Un tad viņi ir tur, kur viņi ir. Un, protams, ka mēs gribētu teikt, bet vienmēr ir iespēja būt brīvam. Ja no jebkuras situācijas Dievs var izvest ārā, un tie liecības stāsti ir dzirdēti un redzēti un piedzīvoti, bet jebkurā gadījumā tā ir realitāte arī šeit pat Latvijā, un nebūtu ne tik tālu, mums tikai vajag atvērt acis un ieraudzīt to. Jā, un man liekas arī tas man stāsts par verdzību pasaulē tādā ziņā ir arī labs stāsts par kristietību kā tādu, kā viņi maina sabiedrību un kā viņi ietekmē. Jo verdzība tiešām, ja mēs skatāmies tā uz vēsturi, un tā ir normāla tā teikt, sabiedrības daļa, normāla ikvienas civilizētas sabiedrības daļa, kaut kā bija tur jāuzbūvētās piramīdas, kaut kā bija tur kaut kas jādara ar kara gūstekņiem, bet, vai ne? Lielākā daļa, es domāju, kristietīgi šie verdzības aizliekšanas kustības, vai ne, tās ir kristīgas kustības. Un tāpēc es teiktu, ka Bībele kaut kā
atļauju verdzībai viņu, iedrošina teikt, ka tas nav, vai ne, un tā ir tāda liecība arī, kā debesu valstība, tā teikt, izplatās zemes virsū, un, tā teikt, verdzības iznīcināšana vismaz tajā rietumu kultūrā ir viena no tām liecībām, jā. Noteikti var rekomendēt tiem, kam interesē šo tēmu, pastīties filmu par Williamu Wilberforce, Amazing Grace, var pastīties, vai vismaz palasīt, vismaz Wikipēdiju vai vēl kaut ko, vai ne? Kur arī viņa tā kristīgā stāja bija tā, kas palīdzēja apturēt verdzību, vergu tirdzniecību. Ļoti, ļoti laba konkrēta cilvēka iniciatīva, vai ne? Un viņš iestājās un sāk strādāt, un citi ieraudzīja to jēgu un vērtību tajā. Viņš sarakstīja to dziesmu, Amazing Grace, vai tas ir? Tas ir saistīti. Saistīti. Jā. Cik es saprotu, viņš arī bija vergs, kas šo dziesmu... Tirgotājs. Oh, wow. Labi. Jā, interesanti. Bet, jā. Vēl kas piebilstams šajos pirmajos 2 pantos, kas uz sirds varbūt? Jo man arī patīk tas skatījums, vai ne, kad mēs te varam skatīties, tā teikt, caur mūsdienu acīm darba devēja attiecības, kā šeit tiek aprakstīts. Un tas, ka, ja tavs darbi, kas man ļoti patīk, ja tavs priekšnieks tiešām nav ticīgs, tad tev vajag strādāt tā, lai Dievu vārds, tā teikt, un mūsu mācība netiek zaimot, kā teiks pirmā panta beigās. Tas uzliek to atbildību mums, pret mūsu darba devējiem. Jā. Tikai precizējoši, Amazing Grace žēlstību dāvāt Williams Wilberforce neuzrakstīja, bet tas ir saistīts notikums. Uzrakstīja Džons Ņūtons. Bet, jā. Ja kādam ļoti interesē, droši. Bet vienkārši, zin kā, lai preciztā. Jā, protams, mums var būt tikai patiesa informācija šeit. Jā, mums arī ir atbildība. Bet, tad mēs varam virzīties pa šo nodaļu tālāk, un nākamais fragments, par ko mēs runājām jauniešu vakarā, bija par 3. līdz 5. pantu. Un varbūt Martai ir uz sirds lasīt šos 2 pantus. Es labprāt, jā. Kas māca citādi un nesako mūsu kunga Jēzus Kristus saprātīgiem vārdiem un dievbijai mācībai, tas ir uzpūtīgs un neko nesaprot. Tāds ir ar slimīgu tieksmi uz strīdiem un kašķēšanos, no kā saceļas skaudība, sāncensības, zaimošana, ļaunas aizdomas un rīvēšanās starp samaitāta prāta cilvēkiem, kas atstūmuši patiesību un dievbību uzskata par veidu, kā tik pie bagātības. Bet dievbība pati par sevi jau ir liela bagātība. Paldies! Tādi šie panti mūs brīdina par tādiem cilvēkiem, kas nesako vairs kunga Jēzus Kristus saprātīgiem vārdiem, un kas ir novērsušies un māca ko citu, un tad tiek aprakstīts viņi, kādi viņi ir, teiksim tā. Un man liekas ļoti interesants jautājums, kas mums pacēlās tajā jauniešu vakara diskusijā, bija tas, vai tad kristietība ir sašķelta. Un tas jautājums man liekas tāds ļoti interesants no tāda veida, kā mēs viņu apskatījām. Un tāpēc varbūt, gribu dzirdēt jūsu viedokli, kā jums liekas, vai kristietība ir sašķelta? Es noklausījos uzrunu, kas mums bija Matā jauniešos, kur Dāvids dalījās. Un man ļoti patika šī doma, kad īsti kristieši nav sašķēlušies, kad Dievvārds ir viņa autoritāte un jā. Tad tu teiksi, ka nav sašķelta? Es sākumā, kad sāku klausīties, es teicu, ka ir sašķēlušies, bet es teiktu, ka nav. Jā. Bet jūs Viedoklis mainījās. Jā, mainījās. Es ieteiktu noklausīties to uzrunu. Bija ļoti vērtīgi un interesanti. Man ir tāpat kā Mārtai. Tagad daudz prasīja, lai pacēla rokas, tie, kur domā, ka ir sašķelts, arī pacēla roku, jo iedomājamies reiz par visām konfesijām, kas mums ir, un tas tomēr kaut kādā mērā nedaudz šķietam nestoši šķelšanos. Bet pēc tam tas, ko viņš teica, tas lika aizdomāties, ka tā patiesā kristietība jau īsti nepērš uzmanību, kas es esmu kā baptists, luterāns vai vēl kāds, un ka tas fokus jau ir uz to kungu, ko mēs pielūdzam un ka mēs sekojam un kalpojam, un ka tas ir tas mūsu viss vienojušies, un ka tiem, kas patiesi ir kristieši un dzenas pēc Jēzus, kuras skats ir uz Jēzu, tiem tā diezgan mazsvarīgi par konfesijām, un tad jau arī principā pazūd tā sašķelšanās. Un tas lika tā bišķiņa aizdomāties, kā es to visu skatos un vērtēju.
Es zinu, ka, kā Bībelē arī Pāvils raksta, ne, ka ir labi, ka ir novirzieni draudzē, jo tas parāda, kur ir nobriedušākie, kur spēj formulēt savus domas, kur spēj pamatot savu kaut kādu stāju. Un tas ir labi. Es domāju, tas nav tik slikti. Es zinu, ka mans viedoklis formējās, bet es esot šeit Kristīgā radio, kad es kā brīvprātīgais kalpoju, sanāk kā viens no vakar dīdžejiem. Jo es uzaugu arī tajā burbulī, kur ir viena patiesība, un tā ir manā draudzē, kur es esmu uzaudzis. Un ka ir tikai viens labais ceļš, un viss pārējie ir kaut kur mazliet maldos. Bet tad, kad es biju šeit un varēju katru vakaru klausīties vakar svētbrīžus, dzirdēt dažādu baznīcu, draudžu, ganus, tad es varēju ieraudzīt to skaistumu Kristus draudzes dažādībā. Neramēs, ja visa Kristus draudze būtu tikai tāda kā mēs, tad liekas bišķiņ vienveidīgi. Bet, kad pasties, ka jau pat pirmā draudzē nācās bišķiņi pastrīdēties par to, kas ir pieļaujams, kas nav pieļaujams, kas ir pieļaujams jūdiem, kas ir sagaidāms no pagāniem, kas ir kļuvuši par kristiešiem, un ka Dieva vārds nekur nesaka, ka mums jāatmet mūsu kaut vai nacionalitāte, mūsu kultūra, mūsu veids, kā mēs redzam pasauli, un mēs aizbraucam uz Āfriku, kur es neesmu bijis, vai ne, bet tur ir pilnīgi cita dinamika dievkalpojumā, un savukārt esot šeit ir atkal cita, un visiem nevajag vienā veidā pielūgt Jēzu, vai ne, bet galvenais ir fokus uz tām, atslēgas elementiem, vai ne, ka ir jāskatās uz lai glābšana ir tikai žēlastībā, vai ne, ka tas ir Kristus nopelns, nevis es ar saviem darbiem to varu nopelnīt vai kā citādi, bet ka mēs neliekam klāt kaut kādas, nezinu, tur papildu skaidrojušās grāmatas, vai ne, lai paskaidrotu katru Bībeles pantiņu, vai ne, un uztaisam vēl tā kā, nezinu, Jehovas lieciniekiem, kad ir watchtowers visu laiku jāskatās un jāstāsta, ko tur kāds ir pravietis atklājis, ne, jo mums viss ir vajadzīgais, mums ir viss atklāts Dieva vārdā. Un reizē, es domāju, vai kristietība ir sašķelta. Es domāju, tur ir, tā kā es saku, man liekas, ka tur tas nemaz nav tik slikti, ka ir dažādība tajā visā. Bet kamēr vien fokusā ir Jēzus, nevis mēs ar savu tradīciju, tikmēr viss ir kārtībā. Jā, man tas liekas tā interesanti, jo es arī tāpat skatījos, ir daudz konfesijas, daudz dažādu viedokļu. No tāda skatu punkta, jā, kristietība liekas, ir tāda sašķelta, bet, pašam vārdam sašķelta ir tāda negatīva konotācija, vai ne? Bet, vai ne, ja mēs lasam šajā pantā, tad te ir, vai neteikts, tāda, kas novirzās no tās mācības, kas nesako, tāda ir ar slimību tieksmu uz strīdēm un kašķiešanos. Man liekas, vai ne, tu var būt katolis, luterāns, tur baptists, bet ja jūs nekašķaties savā starpā, nemēģināt šausmīgi meklēt kaut kādu problēmu, ko nepārtraukti kasīt un šausmīgi apsūdzēt viens otru, tad man liekas, no tāda skatu punkta, jā, varbūt nav viņi sašķelt. Ja es teicu svētīgi mieru nesēju, ne? Bet kā, mums ir, man ļoti patika tas domu veids, ko, pirms daudziem gadiem mācīties Andris Miezītis, mums kaut kādā retrītā zīmē, viņš tādu schēmu zīmē, kur bija, pēc svarīguma kaut kādas tēmas, kur mēs varam teikt, kur ir, tā kā atslēgas lietas, par kurām mēs nedrīkst, ja mums atšķirās viedokļi par šo, tad mēs sakam, nē, tu esi maldos, vai tieši otrādi es esmu maldos, varbūt, ja. Bet, kur mēs sakam, tā ir, Dieva daba, vai ne, trīsvienība, Jēzus nopelns, žēlastība ir tikai no Jēzus, ne. Ja mēs par šo varam vienoties, tad daudzas apkārtējās tēmas ir, jau preferences. Man patīk, šādi tev patīk, šādi, te ir interpretācijas jautājums. Es zinu, ka arī mums tajā Baptistu kredo, kas ir Latvijas Baptistu draugu savienības pieņemts, apstiprināts un teoloģisks dokuments, tur arī trīs līmeņos šie jautājumi. Pirmais ir, kur mēs ticam, un to es arī pirms kristībām gatavojot. Cilvēks vienmēr saka, par šo jūs varat praktiski jebkurā kristīgā konfesijā iet, un varbūt formulējums minimāli atšķirsies, bet pēc būtības šis raksturo visus kristiešus. Un tur nebūs atšķirību. Saku, otrā daļa ir tā, kur
kur ir, mēs uzskatām, kas ir vairāk jau, mēs tā saprotam rakstus, mēs uzskatām, ka mums ir taisnība tajā, kā mēs skaidrojam viņus, bet reizē atkal tas nav glābšanas jautājums, ja tu saproti atšķirīgi. Ne, tur par nezinu, tur svētā gara izpausmi vai par ūdens daudzumu kristībā vai vēl par kaut ko citu, vai ne? Mēs varam padiskutēt, tev varbūt savu argumentu, man varbūt savu argumentu. Tā. Un trešais ir par praksi. Mēs praktizējam, un tur jau atkal ir niansēs, varbūt, kā izpaužās ikdienā, ne? Un tas jau atkal, tas ir savā ziņā kulturāli jautājumi bieži vien, kas ir saistīti ar konkrēto laiku, ar konkrēto vietu, geogrāfiski pat. Un man liekas, ka tas ir skaisti, ka tu redzi, kad ir svarīgāki jautājumi un mazāk svarīgi jautājumi. Jā, un arī jautājums, kas pacēlās tajā pašā diskusijā, bija par vai par to vienotību, ko kristieši varbūt vajag tiekties, bet ka tas tomēr nedrīkst kļūt par pašpērķi. Man patīk, kā Matīs teica, ir kaut kādas lietas, kurām var piekrist, kurām vajadzētu visiem, kas sev sauc par kristiešiem, ko piekrist. Un tad ir lietas, kur ir tās, citas lietas, kas varbūt sekundāras lietas, kurām varbūt var netik ļoti piekrist. Jā, jautājums parādās, kas ir tās lietas, varbūt, vai ne, kam tad beigās ir tā patiesība, vai ir tāda viena patiesā patiesība, ir tāds, un kuram tad ir taisnība, vai pieņemsim, vai ne? Man tas liekas tā, es ļoti personīgi teikt runāšu, ka man liekas, ka es tieši tāpat esmu tā ļoti atvērts daudzām citām konfesijām, jo es kaut kā savā pazemībā varbūt raugos to, ka varbūt man nav tā visu patiesība, varbūt tomēr ko nesaprotu, varbūt kāds ko labāk saprot. Un tad varbūt dažreiz man tiek pārmests, ka es tā tomēr netiecos uz to pilnīgo patiesību, uz to absolūto patiesību meklēt ko tā. Un tad nezinu, es tur tā domāju, kā saprast, kas tad ir tā patiesība, ne, ko Pilāts saka, Jēzus krustās, tiesā, kas ir patiesība, tad man tāds jautājums visu laiku. Jā, man liekas, es teicu, var priecīgi citēt kādu rakstiet, kad, es teicu, ka viņš ir ceļš patiesība un dzīvība, un man liekas, tā ir tā īstā patiesība, un man patīk ļoti, kā tu Matīs teici, kad, ir tās patiesības, kuras ir tie, es teikšu, tās stūrakmeņi, piemēram, tai glābšanai un ticībai, un, kas tiek teicis Dieva vārdā. Piemēram, arī, kas šodien izskanēja par Jāņa 3.16, kad Dievs tik ļoti par savu mīlēs, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvību, un kad tā glābšana ir caur žēlastību, un arī, man liekas tās galvenās patiesības. Tas, Pāvils jau saka, ka nav pilnīgs atziņas šeit virs zemes. Cilvēciskās. Jā, Jēzu ir visu patiesību, un tāpēc ir mūsu uzdevums tiekties tuvāk viņam, spiesties tuvāk viņam. Un ja mēs būsim, stāvēsim vārdā, lasīsim, vai ne tas, ko Rūta tu sākumā teici, regulāri, personiski lasīt. Mums ir tā privilēģija, ka mēs varam to. Mums nav vajadzīgs starpnieks, mums nav vajadzīgs mācīties vai priesteris, kurš pateiks priekšā. Protams, tas ir palīdzoši, kad ir kāds, kurš varbūt ir mācījies, ir studējis, zina kontekstu un palīdz izskaidrot kaut ko, ko mēs sākumā nevaram. Bet reizē viņš nevar būt starpnieks starp Dievu un mani. Un līdz ar to mums ir reizē, es kādreiz jokojot, es saku, tā atkal slikta konotācija vārdam lāsts, ne, bet tā ir reizē svētība un lāsts, ka mēs paši varam interpretēt un paši varam lasīt un mēģināt saprast. Un tur atkal, man liekas, ir vajadzīgi tas, ko jūs tu saki, tā pazemība, ka tu aizies saki, ok, bet es neesmu visu vēl sapratis. Man vēl vajag augt. Un atkal Bībele vairāk kārt saka, ka tur ir gan Pāvila lūkšana, vai ne, ietērpt, gan Pēters to saka, ka es lūdzu, ka jūs, tā kā pieņemtu to vīra briedumu, ka jūs nobriestu, ka jūs nepaliekat vienkārši tādi, tie zīdainīši, kas tikai to garīgo pienu visu laiku ēd. Ir forši, tas ir vajadzīgs, bet mums vajag arī nobriest, mums vajag pavadīt laiku vārdā, mums vajag vingrināties vārdā, vai ne, kā Bībele saka. Jā. Rūt, kā tev liekas, tad vai mums vajadzētu būt skeptiskiem par cilvēkiem, kas nāk un saka, ka viņiem ir visu patiesību noskaidrot, un viņi tagad zina visu patiesību un mēģina tā autoritīvi ļoti kaut ko mācīt. Varbūt.
Es laikam būtu mīlestībā skeptiska par to visu. Jā, jo kā jau Matīs teica, ka Pāvils ir rakstījis, ka nepilnīgi ir mūsu atziņa, un jā, ka mūsu izpratne šī zemes ir ļoti nepilnīga. Un ka es šaubos, ka kāds no dzīvi esošajiem cilvēkiem šīs zemes var pilnībā satvert visu tā, absolūti patieks, tā kā Dievs to saskata. Jā, man pirms kaut kāda salīdzinoša neilga laika, pirms kaut gada bija, varbūt pat bišķiņ vairāk saruna ar kādu draugu, jāsaka, kurš pie ticības nāca, viņam bija kaut kāda ticība, tad viņi formējās Matejā, un tad viņš tā kā aizgāja citā, teiksim tā, kristietības novirzienā. Un es viņam teicu, mīļais draugs, man liekas, ka tur, kur tu ej, es tā nesaprotu rakstus. Tur ir daudzas lietas, kurām man ir, teiksim tā, nopietni iebildumi. Bet reizē es viņu redzēju kā brāli, es viņu redzēju kā draugu. Es viņam teicu, es teicu, es nedomāju, ka šie ir glābšanas jautājumi, bet tu vienkārši agrāk vai vēlāk vilsies, jo šis rakstu skaidrojums ir galīgi garām. Un viņš teica, nē, tu nesaproti. Un gāja laiks, un kaut kādā brīdī viņš man teica, es sapratu, ka tie ir tā kā maldi, kur es biju ieslīdis. Un tad viņš gāja un nonāca citā vietā. Un man liekas, ka tur ir tā šaurā robeža, kur mēs vai nepasakam, mēs neesam brāļi, mēs nevaram vispār vairs pie viena galda sēdēt. Tur, man liekas, jābūt ir rītīgi daudz sarkaniem karodziņiem, lai mēs teiktu, mēs nevaram. Man ir arī bijuši šādi cilvēki, kuriem ir bijuši īpaši tuvas attiecības un draudzības, un kādā brīdī es mājās Elīnai saku, klausies, man liekas, ka mēs nevaram ar šiem cilvēkiem pavadīt laiku kopā. Nevis tāpēc, ka man viņi nebūtu mīļi, bet tāpēc, ka viņi zina, ka tas, ko viņi pārstāv kādu pasaules redzējumu un pat māca, ka tas saskaņā ar to, ko es redzu, ir maldi. Un mums nācās to draudzību pārtraukt, un bija ļoti grūti, jo viņi mums bija tuvi un mīļi cilvēki. Kamēr lielajā vairumā gadījumu es teikšu, mums ir atšķirīgi viedokļi, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram apsēsties pie galda un runāt, un varbūt mēs varam pat padiskutēt, ko es neesmu sapratis, lai es domātu tā kā tu un otrādi, kur ir tā patiesība, jo visbiežāk tas ir līdzīgi kā jebkurās attiecībās komunikācijas problēmas, ka mēs ar vieniem tiem pašiem vārdiem saprotam atšķirīgas lietas. Mēs savu pieredzi ietērpjam dažādos citādākos skaidrojumos, bet rezultātā mēs mēģinam sekot tam pašam Jēzum. Jā, man liekas, tas ir svarīgi paturēt tomēr to atvērto dialogu un sarunu, vai ne, kā saka, kur beidzas dialogs, tur sākas, kas sākas. Es neatceros otru daļu. Sāks kaut kas slikts, es neatceros otru daļu. Bet es domāju, tā ir tā taisnība. Un, man liekas, tāpēc jāpieiet tai lietai ar tādu pazemību, bet tomēr, vai ne? Lasi Bībeli un saproti, kas ir, lai tu vari atklāt, kur tev kāds varbūt kaut kāds pupa mizas stāst, un lai tu vari tā teikt pārbaudīt, vai ne, caur uguni to varbūt kāds cits mācības, kas varbūt liekas tāds interesants. Un šī lieta, kur es domāju, ir mums visiem, katram pašam, gan mums 4, kas esam te pie galda, gan arī katram mājās, tā ir atbildība salīdzināt to, ko mums māca baznīcā, ar to, kas ir rakstīts vārdā. Un to es arī saku Matejā savai draudzē. Pārbaudiet to, ko es sludinu. Ja ir atžgāni, tad sakiet man to. Varbūt es esmu pats kaut kur savas domas sludinu. Un man ir bijuši reiz, ka man kāds saka, klausies, man liekas, ka tu tur bišķi atžgāni to pantu paņēmi. Es saku, pagaidi, man jāpaskatās. Un man ir jāpaskatās, un man pēc tam ir viņam jāatzīst, klausies. Jā, latviešu tulkojumos tur varbūt nav. Senākos manuskriptos tas pāns varbūt tur ir citādāk skanējis, vai viņš nav. Man ir jāatvainojās un jāsaka, ok, viss. Tā. Un es domāju, tādā ziņā, tas ir tas tā kā IT tehnoloģijās ir open source, vai ne? Jā. Mums arī ir open source, ka mēs visi varam skatīties uz to pirmavotu, mēs varam lasīt un mēģināt saprast, un tas mums tur atbildīgs vienam par otru. Dziļa pateicība printējumās preses izgudrotāji. Jā, Gutenbergam, jā. Ka mums visiem ir pieejama Bībele. Un jā, man liekas, arī, ja mēs vēl pats pēdējais 5. pants, kur tu pavarās tas,
ka ir cilvēki, kas dievbijību uzskata par veidu, kā tikt pie bagātības. Bet dievbijība pat par sevi jau ir liela bagātība. Man liekas, tas arī tāds diezgan populārs, tā teikt, sauksim to par maldu mācību, tas labklājības evaņģēlijs, ka tiešām cilvēkiem mēģina pateikt, ka ja tu tikai uzticies Dievam un tu tici Dievam, tad tev būs daudz naudas, tev nekad nebūs slimības, tev nekas nebūs slikts. Un sanāk, ka tu izmanto Dievu vārdu un ticību, dievbijību, lai nonāk pie bagātības. Un tas arī šeit, šis pants par to brīdina, lai no tā izvairās. Jā. Rūt. Jā, ja drīz vēl bija šiem pantiem, tas varbūt nav tik ļoti par sašķēlušos kristētību, bet teicu lašos pantus, viens ir tas, ka ka tu principā teici, kā atpazīt tos cilvēkus, kuri tomēr neturās pie tās pilnīgās un patiesās, jeb kā te ir teikts, veselīgās Kristus mācības, ka te ir uzskaitīs tās īpašības, kāds viņiem ir, bet teikt, ka tepat laikā, ka mēs varam pasīties arī bišķiņi atžgājumi, piemēram, ja es savā dzīvē redzu, kā tu teici, ka tās cilvēks ir uzpūties, ka ja es redzu, ka es esmu uzpūtīga, vai arī, ja es redzu, ka es nezinu, piemēram, esmu pārāk nodusies uz prātošanu vai uz ķildām, vai ka parāds kā no tām citām lietām, ka es tad varu iet bišķiņ tā kā atpakaļ gaitā un paskaties, kas ir zāles pret to visu. Un tur jau ir rakstīts, ka veselīgā Jēzus mācība un ka dievbijība, ka tās ir zāles pret šīm lietām. Un ka nevajag pat tā, ka, ka es tagad esmu aizgājis ritīgās maldu mācībās un ka tikai te tās lietas parādās. Vienkārši arī atšķirīgi skatīties. Ja es redzu šīs lietas, ejam atpakaļ pie Dieva vārda un ļaujam atkal Dieva vārdam izmainīt mani. Un lai tad tā Dievs var atjaunot to visu un palīdzēt cīnīties ar, kā teikt, slāpnumu uzpūšanos, ķildām, ļaunām domām un vispārējo, kas te ir rakstīts. Jā. Un Bībele arī mums iedod vairākus testus, kā pārbaudīt, kur ir maldi. Ja es saku, pēc augļiem jums tos būs pazīt. Kas tur ir? Kas tur parādās? Vai tur ir vairāk šī pati dievbijība, kas ir bagātība, vai ne? Pirmkārt, ko es vairāk bīstos, es mēģinu patikt cilvēkiem, vai es mēģinu patikt tam, ko Dieva vārds saka. Vai es turu mieru ar visiem? Bībele saka, cik vien iespējams turēt mieru ar visiem. Vai es godāju Jēzu, vai viņš ir visa centrā? Jo Jāņa pirmā vēstule ļoti skaidri saka, kam nav dēlu. Ja nav dēlu, tad nav nekā. To ir pilnīgi pazušanā. Tā kā jā. Jā, tā drošības vadlīnija, pret ko sev izvērtēt. Un, pats sev arī reflektēt tieši tā. Bet, dargie draugi, šajā laikā mēs turpināsim iet uz priekšu pa Timoteja, pirmo vēstuli Timotejam 6. nodaļu. Un esam nonākuši līdz 6. pantam. Un šī sadaļa mums ir no 6. līdz 10. pantam. Rūt, vai tu gribētu nolasīt? Jā, es vēlos. Tā, šis būs no vecā tulkojuma. Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Bet, kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā, un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā, jo visu ļaunumu sakne ir manta skārība. Dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Paldies, Rūt. Un, šeit mums Pāvils, tā teikt, raksta par bagātību, par pārticību vai par mantu, teiksim tā. Viņš saka, ka mums pietiek, ja mums ir apģērbs un iztika un par briesmām un ļaunumu, ko ienes, vai ne, bagātību, un savā ziņā mēs arī varam pielikt klāt sasto mēs arī lasījām, jā. Liels ieguvums ir dievbijība ar pieticību. Nē, tas ir, ko es runāju. Jā, es gribēju teikt, ka 5. panta beigas arī, ka dievbijība pat par sevi ir liela bagātība, var pielikt klāt šeit. Bet jā, lasot šo, vai jums ir bail no bagātības, un vai varbūt šeit Pāvils mums neļauj būt bagātiem. Es atceros, mums vairākiem gadiem viens vīrs, kurš dzīvē ir pieredzējis daudz, viņš ir bijis, tā relatīvi, protams, vienmēr ir ar ko salīdzinies, bet viņš bija gan pietiekami pārtikušu dzīvesveidu dzīvojis, gan arī dzīvojis zem tilta. Un, tā kā, teiksim tā, gan redzējis augšas, gan lejas, un viņš
interesanti to domu teica. Viņš teica, ka katram cilvēkam ir sava summa, ar ko viņš spēja operēt. Un viņš konkrēti, es neatceros to summu, bet viņš toreiz nosauca precīzus 1000. Viņš teica, ja man kontā ir virs tās summas, tad es aizēju pa pieskaru. Pilnīgi. Nu tā. Tas atgādina vienkārši tā līdzība par talantiem, ja par minnām, kas ir atšķirīgos evaņģēlijos. Bet, ka Dievs katram piešķir tik, cik viņš spēja pārvaldīt un pāraudzīt. Es domāju arī, protams, ka tur tas ir kā tēlainās izteiksmes līdzeklis, vai ne? Tad alegorija bišķiņ, bet savā ziņā arī par finansēm. Mēs varam lasīt daudz bēdu stāstus, kur kāds ir vinnējis lielu summu, un pēc tam viņam uzrodās daudz draugu. Un Salmans saka, kam daudz draugu, tas drīz izputēs. Mēs, protams, esam par to, lai katram būtu vismaz kādi draugi. Bet Salmans turpina, viņš saka, vai ne, ir brālis, ir draugs, kas ir tuvāks par brāli. Bet tur ir savu riski. Bet īstenībā tā spriedze ir, ka visi mēs tā kā gribam, lai mums nebūtu jālūdz pēc maizes. Un to atkal, man liekas, Salmans saka, Dāvis to saka, Salmans to saka. Dievs dod, ka es nekļūstu pārāk bagāts, lai man tev vairs nevajadzētu un lai es nebūtu tik dabaks, ka man jālūdz. Žēlstības dāvanas. Es domāju, tas ir skaisti, ja mēs varam nopelnīt sev iztiku, parūpēties par sevi, izdarīt vēl labus darbus un iemācīties tajā pieticībā dzīvot, ne, ko Pāvils šeit ļoti skaisti saka. Tu neko neesi ienes, neko nevar iznest. Ja vien ir iztika un apģērbs, ar to mums būs diezgan. Skaisti. Marta, kā tev liekas? Piedod, vai tu varētu atkārtot jautājumu? Vai tev bail no bagātības? Es domāju, ka man nav bail no bagātības, bet es domāju, ka man ir bail no sevis. Es baidos, varbūt, kur tā nauda aizies manā dzīvē. Un, bet tā es neteiktu, kad es baidos, jo man liekas arī ir ļoti labi piemēri cilvēki, kuri bagāti, kuri daudz ziedo un tiešām ir ļoti daudz svētīt citus. Un, tāpēc es neteiktu, ka es baidos no bagātības, baidos no sevis versijas, kas varētu būt bagāta. Par to jau viņš runā, vai ne? Bet tev neliekas, ka šeit netiek aizliegts kristietim būt bagātam? Manuprāt, šeit netiek aizliegts kristietim būt bagātam, bet lai tas nebūtu tāds mūsu mērķis, arī kā 9. pantā ir teikts, bet kas gribēja dzīvoties bagātībā, tiek krīt kārdināšanā. Un arī, man liekas, kas uzrunā tika minēts, vairākas raksturvietas no Mateja evaņģēlijas par manas krāšanu, arī par kalpošanu 2 kungiem, kad tas ir, man liekas, tāda slidena robeža, kad arī, kā ir teikts, jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds, un tāpēc, mums būtu uzmanīgam tajā. Te pat 17. pantā, vai nerakstīts, mudina šī laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi un neliek cerību uz bagātību, kas ir nedroša, bet lai paļaujas uz Dievu, kas visu mums bagātīgi sagādā mūsu priekam. Liec viņiem darīt labu, lai viņi kļūst bagāti labos darbos, lai ir augstsirdīgi un devīgi. Tā sakrājot savu stingru pamatu nākamībai, lai tādējādi dzīvot īstu dzīvi. Tas viltus solījums ir, ka tad, kad tev būs labklājība un pārticība, tad tu varēsi dzīvot īstu dzīvi, tad tu varēsi ceļot, tu varēsi hobiju izkopt vai ne, nopirkt savu dārgāko divriteni vai vēl kaut ko, ar parasto nevarēsi vai nevarēsi. Tad tu varēsi īstu dzīvi izdzīvot, bet īstenībā šeit Pāvils saka, Dievs dod visu mūsu priekam, bet caur tiem labajiem darbiem caur dāsnumu tu sāc dzīvot īstu dzīvi. Un tur arī parādās, vai nedroši vien kā tas novērojis, un kā tā, ka tev vajag vēl vien vairāk, un tev jau nav tā robeža, un es saku, ir tā robeža, kur vajag to izdzīvošanu, vai ne? Bet vienmēr jau gribas to, vai ne? To vairāk un vairāk. Rūt, kā tev liekas šie panti? Tieši panti un vairs nevajag bail no bagātības. Droši izpaudies. Tad visgrūtāk, man liekas. Man liekas, vieglāk būtu paturpināt vēl bišķiņ par to bagātību. Es teiktu, ka man ir vismaz no šīs pašreizējās pozīcijas, kuras neesmu izdzīvojis tāds riktīgs bagātības augstiens, man vairāk ir bail no nabadzības, kurētu pietrūkt finanšu, nekā no tā, ka viņas varētu būt tik ļoti daudz. Jo
Es nezinu, man kaut kā šķiet, ka tā varētu būt bišķi mazāk izaicinoši, ka tomēr ir daudz tās naudiņas, un tad vienkārši turēt to sirds attieksmi pareizajā pozīcijā, ka es nekļūstu sautīgi pret to naudu, bet ka es to naudu redzu kā Dieva dot, un ka es viņu tā kā tur ir tādā atvērtās rokās, un ka man ir šie resursi, ka no tām atvērtām rokām dot tālāk citiem cilvēkiem, kurš redz, ka viņiem kādas vajadzības, vai ir, piemēram, ja es uzaicinu kādas no jauniešu meitenēm tā kā satikties ar to, ka mēs aicinu, piemēram, palasīt bībeli uz kādu kafēnīti un tā, ka es ar viņām, piemēram, izmaksāt un arī tā parādīt kaut kādā mērā to mīlestību un vienkārši šeit ir vairāk to finanšu, ka man daudz vairāk iespēju ne tikai ieraudzīt tās vajadzības, bet arī kaut kādā veidā mēģināt palīdzēt tajās vajadzībās. Atrisināt, jā. Jā, tāpēc es varbūt no tā, ka būtu lieka naudiņa, no tā es tik ļoti vismaz pagaidām nebaidos. Ja es piedzīvotu tādu momentu, kuras riktīgi, kuras sasniedz tādu augsto summu, kuras riktīgi aiziet pa pieskaru un ļoti attālinos no Dieva, tad es teiktu, ka arī no tādas pozīcijas es baidos. Bet saistībā ar šo, es gan kādu laiku vairs neesmu lūgis, bet atceros, kā agrāk man bija lūgšana, ka Dievs nedod man vairāk, kā esmu spējīga kā, pārvaldīt un panest. Tā kā tu redzi man sirds attieksmi, tu redzi, uz ko, cik lielai summai es esmu spējīga nepieķerties. Jā. Un ka tad viņš arī attiecīgi dod, ka tā nauda nekļūtu man par manu kungu, bet ka mans skats ir uz Jēzu. Kā tas ir vairāk attiecībās to lielo naudas summiņu. Bet man lielās bailes ir par to mazo naudas summu, kad kontā, kad ir bijuši kaut kādas nepieciešamības, piemēram, es joprojām esmu procesā autoskolai, un tas ir dārgs process. Ir sevišķi tagad, kad katru gadu tās cenas arvien vairāk kāpj. Un, ka ik laikam uzrās tāds lietiņas vai no ārstiem vai autoskolai, kur izdod to naudiņu, tad tas konts ļoti strauji patukšojies. Un tajos mirkos sāk bišķiņ iezakties tā rūpe, ka bāc, un man vairs nav tik daudz naudas kā iepriekš, un tāds arī, ka man pēkšņi kā drošības pilvens ir pazudis. Un visu laiku man šķita, ka es īsti naudā nepieķeros, ka man tā nav tik svarīga, bet šajā mirklī es teiktu, ka tas mirklis, ka mans raksturs vairāk tiek pārbaudīts, un kad saprotu, ka kaut kādā mērā es esmu likusi to paļāvību uz naudu, un ka tagad, kad viņas tā palikt mazāk, ka beidzot parādās kāds tad ir mans stāvoklis, ka es naudā radu lielāku drošību nekā tajā, ka Dievs pakārtos, un ka tagad būs kaut kādas vajadzības, ka viņš dos tik daudz naudiņas, cik vajadzēs tajā mirklī. Mums jauniešu vakarā bija, man liekas, ļoti fantastiska liecība no Jāņa māmas, kā viņa stāstīja, kā viņa ir piedzīvojusi to, ka nav vairs varbūt tik daudz finanšu kā iepriekš, bet ka Dievs tik uzticami pakārto to visu, un ka šietam kaut kādā mērā varbūt tāds kā neiespējams lietas dara, bet ka viņš tik uzticami gādā un ka nekad nav pietrūcis. Mans tēvs arī ir, kā audzis senākos laikos, un viņš uzaudzis daudzbērnu ģimenē, kurā tētis, lai gan izmācījies par saimnes inženieru vai arhitektu, bet ka viņš tur nevarēja strādāt, jo bija vēl padomju laika, un tāpēc, ka viņš bija mācītājs, ka viņš nevarēja tur, un mācītāja alga bija nereāli maziņa, un viņi tur ir 5 bērnu ģimenē, un ka tā ļoti čābīga ar tām finansēm. Bet es no savas pieredzes stāstīju, ka viņiem nekad tā arī netrūk. Nebija tā, ka būtu pārēm un ka varbūt tas, ko gribētos tajā mirklī, bet ka tā kā te ir rakstīts, ka mums ir barība un apģērbs, tad ar to mums pietiks. Jā. Un ka viņš piedzīvo, ka to, ko patiešām vajag, to Dievs gādā vienmēr. Jā, bet man liekas, ka tā nauda mazāk, tad patiešām tiek pārbaudītā mūsu ticība. Kas tad ir tas, ka mēs rodam to drošību? Vai tā ir bijis tā nauda, kas mums visu laiku bijis kontā, vai tomēr Dievs, kurš ir devis mums to naudu? Jā, man liekas, tas arī ir stāsts par Iebu, kur viņš tiek tā pārbaudīts, ka viņam tiešām viss tiek atņemts. Un kur tad ir tā tava patiesā ticība, vai Sātans uzskata, ka Iebs ir dievbijīgs tikai tāpēc, ka viņam ir daudz, un tad viņš tiek pārbaudīts, radās. Iebs patiesībā ir tomēr uzticība. Man liekas, patiesībā izaicinoši tas, kā Jēzus māca lūgt. Tēvreizē viņš saka, ka mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Viņš nesaka, tā ir uz 3 mēnešu avansā iedod man, jo, tad, maize viņi vēl sapelēs, bet es kaut kad domāju par to tādā ziņā, ka mums tā maize, vai ne, tu nopērc plasmas maisiņā, viņi mīkst visu laiku, bet, tāda īsti, vai ne, bet, kad tu paņem kārtīgi foršā franču beķerējā, tas kukulīts. Es atceros īstenībā bērnībā, ka man viena no lietām, ko man patika darīt, iet mājās no skolas, piestāt maiznīcā vārpa, nopirkt
es neatceros, cik maksāja toreiz. 2 baltmaisas kukulīšus. Vienu es nolocīju pa ceļam līdz mājām, un otrs man bija mājās, ko viņš bija kraukšķīgs, reizēm vēl silts, tu pārplēs, saprot, tā dienišķā maize viņa ir tik izcila. Bet uz to tev ir jāpaļaujās, ka viņa tev būs arī nākamajā dienā. Nu, tas, protams, arī parāda to, kā Dievs parūpējās par Izraēlu tavu tuksnesī, ka viņš deva dienišķo maizi debesu mannu katru dienu. Un ja es saku, Tēvs jums dos arī šodien, viņš jūs nav aizmirsis, viņš parūpēsies par tām visām praktiskajām lietām. Viņš par putniem parūpējās apakš debesis, viņš par ziediem laukā parūpējās, gan jau arī tev būs ko uzvilkt mugurā, arī tev būs ko uzlikt galdā, arī tev būs pajumti kaut kādi. Kaut pat, ja es saku, lapsām malas, putniem ligzdas, cilvēku dēlam nav kur galvu nolikt. Ir arī varbūt tāda situācija bija, un es domāju, kāds, kas klausās, zina, par ko es runāju, un ir piedzīvojis to, ka tu saproti, ok, nav. Un Latvijā tā ir realitāte, ka ļoti daudz, kas nevar savilkt galus, bet tajā brīdī, ka tev ir paļāvība uz Dievu, tu zini, ka viņš parūpēsies kaut kā. Un reizē es gribu teikt, mums ir jābūt tiem, kas strādā čakli. Mēs nevaram tā kā laiskoties, slinkot un teikt, Dievs, kur tu esi, kāpēc tu negādā? Jā, Pāvils saka, kas negrib strādāt, tam nebūs ko ēst. To ne tikai Pāvils saka, arī vecā derībā, vai ne šis princips ir, kas negrib strādāt, tikai visiem pa kājām trinās un traucē ar tādu, pat nevajag biedroties, nevajag viņu uzskatiet viņu tāpat par brāli, bet lai viņš nokaunās par savu dzīvesveidu. Mums jābūt čakliem, un es nerunāju par cilvēku, kuru veselības dēļ vai vecuma dēļ nevar to vairs darīt. Tur mums ir kā draudzē jāiestājās un jāpalīdz. Bet jauni, spēka pilni cilvēki aiziet, jāstrādā. Jā. Papildinot Rūtu, ko viņa teica, vai ne, par to, cik katram ir dots un tā. Piemēram, man liekas, ka ja es tagad būtu daudz bagātāks, daudz turīgāks, es taču izmantot labiem mērķiem to naudu. Es tur tā ziedot, es tur zupas virtuvi atvērtu tādu. Bet man liekas, patiesība jau ir tāda, vai ne? Ja tu ar tiem līdzekļiem, kas tev tagad ir doti, esi tāds skops. Es jau neko nevaru dot, man jau vajag vairāk, tad es varēšu iedot. Tad tas jau parāda, ka tu neesi gatavs. Kas uzticams mazā lietā? Jā. To ieceļ arī par lielāku. Lietām, jā. Es domāju, es arī par šo daudz domāju arī. Mūsu ģimenē, mums ar Elīnu, tā kā mēs apprecējāmies, mums nebija daudz, mums bija ļoti maz. Tajā brīdī es tieši mainīju darba vietu no vietas, kuras nepelnīja gandrīz neko uz vietu, kur bija no komisijām diezgan daudz jānopelna, un Elīna tajā brīdī bija auklīte vienkārši vienā ģimenē. Un, loģiski, auklītes alga ar tur nav nekāda. Un Dievs gādāja caur ģimeni, caur labiem cilvēkiem, kas nākot ciemos atnes vairāk nekā var apēst. Un tam mums bija daudz, uzkrājās kaut kas. Bet tas lūdziens, ka mēs nolēmām, ka mēs kā ģimene dosim 10. tiesu, kas ir, ka mēs ziedosim uzticīgi no tā, kas mums ir. Un nekad nav pietrūcis, vienmēr ir bijis tā, ka tu ir ļoti bieži bijis, kad ir cieši, vai ne, kad tu saproti, kā mēs tagad tiksim caur, bet vienmēr ir, tā kā Rūta arī tu teici, vai ne, vienmēr ir pieticis un ir bijis ko galdā likt un vēl vairāk, un ka mēs esam varējuši vēl labiem darbiem atlicināt, un tagad godīgi, ko tas precīzi procentu nepateikšu, bet tas ir virs 10%, ko mēs ziedojam, gan draudzē, gan atsevišķiem vēl kaut kādiem misionāriem cilvēkiem. Prieks, ka tu to vari darīt. Un es domāju, tas sākās ar to lēmumu mazās lietās. Tas sākās ar to lēmumu, ka tev ir, es atceros to, Bībelē ir par tām 2 martavām, vai ne, par nabaga atraitni. Man bija reize, kad mēs bijām tikko precējušies ar Elīnu, man bija līdz algai vēl kaut kādas, nedēļa palikusi, un man makā bija pēdējie 2 eiro. Un es gāju svētdienā uz baznīcu, un tā iekšējā cīņa, iemet to pēdējo 2 ziedojumu traukam, kāpēc man no tā pēdējā 2 jāatsakās? Un tad tā atklāsme, bet tu par 2 eiro nepabarosi sevi un sievu. Tā labāk atdod viņu Dievam, jo Dievs varēs vairāk kaut ko izdarīt ar to. Un pēc tā paša dievkalpojuma uzreiz veca sieviete pienāca, kundzīte pienāca klāt un teica, man sirdī tev ir iedot 20.
tas nav aprēķins, tas nevar tu nevar tādu matemātiku par Dievu izspēlēt. Es ielieku savu pēdējo, un tad tā kā 10-kāršojās, un tas. Bet toreiz Dievs tik ļoti vienkārši, tā kā, tieši ar pirkstu sejā parāda, ko tu gribi izspiest no sevis. Tas bija tik skaisti, tik skaisti. Jā. Bet, jautājums, vai kristietim tādā ziņā vajadzētu dzīties pēc iespējas bagātākam būt, pēc iespējas labāks iztika, vai tas būtu tāds mērķis, ko varbūt, zin kā pasaulē, ja mēs tā sekulāri skatāmies, tad, vai ne, viss ir tas vajag riktīgi strādāt, vajag pelnīt, jo tu vairāk pelni, jo tev labāk, veiksmīgāk dzīve. Mēs, protams, skatāmies, ka tā nav veiksmīga dzīve, bet vai kristietim pienāks tiekties, meklēt labāk darbu, tiekties uz augšu, vairāk naudu pelnīt? Mārta, kāds varbūt tev jautājums? Es tagad meklēju tieši... es labprāt vēlāk atbildētu meklēju vienu. Mēs jau tas ir grūti. Tad var mēģināt, kamēr Mārta vēl meklē. Es domāju, ka kristietim to nevajadzētu uzsācīt par tādu kā pašmērķi, bet vienkārši iet jā visā ar, kā mēs sevišķi runājam ar to attieksmi, it visā darīt to labāko no sevis kā par godu Dievam un cilvēkiem. Un, ja Dievs redz mūs uzticamus esam un ar to dod nespējami paaugstinājumu darbā, vai kur ir lielāka alga, vai ka viņš uzticas tā kā lielāku naudiņu, ka tad jā, un būt gudriem tās pārvaldniekiem, kaut arī tikko nāca prātā stāsts par talantiem, kur kungs devās projām un uzticēja saviem kalpiem talantus. Un ka tur jau arī, ka viņš uzteica tos, kuri bija gudri rīkošies ar to, kas viņiem bija dots, kas bija to pavairojuši. Līdz ar to neuzsācīt to par pašmērķi, bet ja Dievs dod, tad būt gudriem, kā mēs to visu izmantojam. Vai vai mēs izmantojam viņa godam, un vai mēs liekam to viņa rokās, lai viņš tad to var pavairot, un lai tas varbūt vēl par lielāku svētību, pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Es meklēju, es atradu. Citātu. Es zinu, kur meklēt. Taisnība. Citāts no šīs uzrunas, kas man ļoti uzrunāja, kad Bībele neizliedz kristiešiem būt bagātiem, bet norāda uz tās bīstamību un aizliedz tās pielūgšanu. Un, man ļoti uzrunāja šie vārdi, kad Bībele neizliedz kristiešiem būt bagātiem, bet norāda tās bīstamību. Man liekas, arī kā mēs lasījām. Un man liekas, ja mums rāda, ka Bībele mums rāda, norāda tās bīstamību, tad mums tas ir jāsar ļoti nopietni un arī nepielūgt to. Un tāpēc man ļoti patīk Rūtas atbildi, ka, man liekas, mēs varam ļoti skaisti šo bagātību dot tālāk svētīt un tiešām būt ar svētību citiem, bet, manuprāt, nevajadzētu būt tādam mērķim. Man liekas, tas skaists vārds ir pietiekamība. Pāvils saka, es protu būt pārticībā, es protu būt nabadzībā. Man pietiek ar to. Šeit viņš saka, ja vien man ir ko uzlikt mugurā un ko uzlikt uz galda vai neapēst, ar pateicību baudīšu un būs labi. Es domāju, tie riski ir abi divi grāvji. Ir grāvis, kuru mēs te jau iepriekš runājām, labklājības evaņģēlijs, kur tu tikai un vienīgi dzenies pēc tā, un otrs grāvis ir nabadzības evaņģēlijs, kur tu saki, nē, Dievs negrib, ka tev kaut kas ir, vai ne, un ka mums ir jādzīvo visiem neprātīgi askēta dzīvi. Nepārtrauktā gavēnī, ja būtu pelnus. Piespiedu kārtas gavēnī, vai ne? Es domāju, ka tas, dienas beigās, mēs esam šobrīd kristīgajā radio. Tas nevarētu pastāvēt, ja visi kristieši būtu pilnīgi askēti, trūcīgi, mums nebūtu nekādu līdzekļu, un mēs nevarētu ziedot, lai uzturētu šīs telpas. Baznīcas visas aizslēgtos, jo vienkārši nevarētu, visas būtu augstas, viņas nevarētu uzturēt, nevarētu samaksāt tur, rēķinus vai ne, elektrību nebūtu. Mums ir vajadzīga kaut kāda iztika, bet mums ir tā kā, mēs nevaram pieķerties tai. Un tad jau viss ir labi. Tad ir viss labi, bet ko mēs iepriekš runājām, mums jāsāk trenēties ar to mazumiņu. Mēs nevaram teikt, tad, kad man būs pirmais, rezerves fonds uztaisīts, tā kā man būs 3 mēneši drošības pilvens uztaisīts, tad, ka es būšu pabarojis visu sevi, visu, atrisinājis visus savus
ne tikai vajadzības, bet arī iegribas, un tad es kļūšu dāsns. Nē, tie cilvēki, kurus es zinu, visdāsnākie cilvēki, viņi ir sākuši tādi būt, kad viņiem bija maz, un viņi ir palikuši uzticami pie tā. Jā, man liekas, vajag veselīgi ir, ja tu nodefinē to, nevis tikai summu, bet man patīk tā doma par procentu, ka tu nodefinē procentu, pie kā tu turies, ka tu gribi dzīvot, tas 10. daļa, vai ne, to var uzreiz teikt, to es dodu Dievam. Varbūt es zinu, ka ir cilvēki, kas nodefinēs, ka dzīvot no 70% no tā, kas ir man ienākumi. Un tad ir tur 10. daļa, draudzē, 10. daļa tur varbūt kaut kādu uzkrājumu veido investīcijas, varbūt vēl kaut ko 10. daļa ir vēl kaut kādiem labiem mērķiem, kas rodās dzīves ceļā. Tā kā, jā. Man šķiet interesants, kaut kad bija dzirdējis arī tādu skatījumu, ka var aprēķināt, kas ir tas mūsu, nezinu, vai mans individuālais vai ģimenes tas nepieciešamā summa, lai izdzīvotu, un tad vispārējais, ko Dievs uztic pa virsu, to visu tikai novirzīt tālāk, ka es sev esmu to tā teikt, to minimumu aprēķinās, lai mēs reāli iztiktu. Un tad man tā vieglāk arī tad palaist to visu tālāk, ka lai cik daudz Dievs uzticētu, ka es esmu apņēmusies, ka tas vispārējais tad iet tālāk viņa darbam. Bet jā, tur droši vien jāsās, kurā dzīves situācijā, pēc kur principi ir vieglāk vadīties un kur mums sirds tā attieksme ir vispatiesākā un visvairāk ar skatu uz Dievu. Jā. Jā, es domāju, ja ir tā iztika un apģērbs, tad ar to ir diezgan, un viss, kas par to, tas ir tiešām no Dieva svētības, un ja tev ir iespēja pelnīt vairāk, dabūt vairāk, un ja tu gudri māk rīkoties, tas ir viss labi un var nest, varbūt par svētību. Es vienreiz skatījos viens draudzes Amerikā gada pārskatu, kur viņi draudzē atskaitījās par, ko viņi paveikuši tajā gadā, un gan aktivitātes, un arī tur bija kaut kāds finanšu atskats. Bija interesanti, ka viņiem bija dati par saviem draudzes locekļiem, laikam, cik viņi bija paši par sevi izteikušies, procentus. Cik tur kurš ziedo 10. tiesu, cik tur kurš ziedo 5%, kurš tur ziedo 11, 12, 15%. Un viņu izaicinājums bija savai draudzei tajā nākamajā gadā palielināt par 1% savu to ziedojumu apmēru. Un es domāju, tas arī tāds. Toreiz es priekš sevis to tā interesanti pavēru. Es domāju, es nekad neesmu rēķinājis, un toreiz es apskatījos. Tagad ir baigi ērti visādi instrumenti, kad apsties bankā savu izrakstu, kur tev ir aizgājusi tā naudiņa. Bet, ja es saku, parādi savu maku, vai ne? Parādi, kur ir tava manta, tur ir tavs sirds. Tad paskatāmies savā izrakstā. Protams, jā, es saprotu. Tāpat kā visiem mums ir jāmaksā rēķini, mums ir vajadzīgs pārvietoties, mums ir vajadzīgs ko uzlikt mugurā, ko uzlikt galdā. Tas viss ir skaidrs, bet vai es varu nākamajā gadā, tagad 28. gads tūlīt, vai ne? Vai es varu nākamajā gadā paņemt pa 1% palielināt savu ziedojumu apmēru? Jā, man patīk tas pants, kur ir tava manta, tur tavs sirds. Kur tavs sirds, tur tava manta. Mēs ar vienu brāli nesen runājam par šito, kur viņam atkal nekristīgie draugi pārmeto un to uz baznīcu, tad jau tev tur liek ziedot un tā. Un es saku, kā ar viņiem? Vai tā naudiņa neaiziet kaut kādos tādos līdzīgos mērķos tikai citam dievam? Jā, tur ir spēļu zāles, tur ir ielas meitas, tur ir alkohols, tur ir narkotikas, tur aiziet vairāk nekā 10. tiesa. Un tas brālis, viņš saka, es ar lielāko prieku Dievam saku paldies, ka es neesmu tur, kur es kādreiz biju. Jā, un man šeit 10. pantā parādās tāds, sauksim to pa citātu, jo viss ļaunuma sakne ir alkatība. Kā jums liekas, vai šis ir patiesas atzinums, patiesas secinājums? Višķiņ tā grūti iedomāties, ka jebkura ļaunuma sakne ir alkatība. Ja mācies kaut ko citu būtu likusi, piemēram, dievbijības trūkums vai mīlestības trūkums, kas drīzāk to būtu ņēmusi, tad ja skatās kaut vai uz to pašu karu, kas arī ir nereāli liels ļaunums pasaulē, tur pietrūkst bieži vien gan dievbijības, gan mīlestības, bet arī tur ir alkatība, ka tur gribas vairāk vai var, vai teritorija, vai vēl kā citi iemesli. Es nezinu teikt, ka visa ļaunuma, bet ka ļoti daudz, ka mēs patiešām varam redzēt, ka ir šī
kaut kāda neapmierinātība, ka šeit kaut kas pietrūkst, un ka tad arī šī alkatība gribas vēl vairāk, un ka tas arī noved līdz šīm izvēlēm, kas beigās nes sāpes un ciešanas gan pašam cilvēkam, gan arī tiem citiem cilvēkiem, kas ir līdzās. Jā, es labprāt kaut ko pateikt. Es atceros no šīs uzrunas, kas man ļoti iekrita sirdī, bija tas, kad šī mantas kārība bieži vien ne tikai sāpina Dievu, bet arī sāpina mūsu cilvēkus, kas mums ir blakus. Un man šie vārdi tieši, jo visu ļaunumu sakni ir alkatība, uzrunāja vairāk tādā personiskā skatījumā uz manu individuālo dzīvi, kad bieži vien tā alkatība ir kāds iemesls, kāpēc es, piemēram, nevaru svētīt savus tuviniekus, savu ģimeni. Un, tāpēc man kaut kā ļoti uzrunāja šis apskatoties no savādāka perspektīva, kad bieži vien tā alkatība ir tāds arī attiecību postītājs. Ir jau arī tas teiciens, man ne follow the money, vai ne? Kaut kādas problēmas ir pasaulē, tad tu sāc domāt, kurš no šī pelna, un tad tu sāc skatīties, kam tas ir izdevīgi, tad solīt pa solītim, un tad tu saproti, tur ir peļņa, tur ir ieinteresētās puses, kuras pie tās saknes nonāc. Pie tās saknītes kaut kur nonāc, un protams, ka viegli ir rādīt ar pirkstiem un teikt, tur Big Pharma vai armija, militārie vai narkotikas, bet pastīties uz sevi tā, kur ir mana atbildība, kur šī visā lielajā bildē, kur ir mana alkatība, ne? Un saprot, es varbūt kaut kur esmu nozadzis savu, ko Marta saka, savu klātbūtni, savu mīlestību no savas ģimenes, cenšoties nopelnīt vairāk. Varbūt man nevajag to ekstra virsstundas nostrādāt. Varbūt man jābūt vienkārši ar saviem bērniem, ar savu sievu, ar saviem vismīļākajiem. Un tad labi, nevarēšu tā pašikot. Būs bišķi pieticīgāk jādzīvo, bet atkal ir kaut kas vērtāks par to. Tā, es domāju, tur arī ir savu, bet šeit ir šis pants un šis koncepts, ko bieži vien pārprot, ka nauda ir visa ļaunuma sakne, bet mantas kārība, alkatība, tā ir tā problēma. Tas ir sirds jautājums, nevis līdzekļu jautājums. Tāpat kā nauda nav ne laba, ne slikta, tāpat kā nazis nav ne labs, ne slikts, ar to var izdarīt gan labu, gan sliktu. Tad jautājums vienmēr ir, kur ir mana sirds, ko viņi vēlās, pēc kā viņi kāro. Tie ir tie jautājumi, ko mēs varam viens otram notēlot pareizās atbildes, bet Dievs jau skat dziļāk, viņš skatās manā sirdī. Jā, tieši tā. Es kā Rūta arī domāju, es būtu līdz kādu citu varbūt vārdu. Man liekas, lepnums varētu būt, pēc manām domām, tas pats dziļums, bet es domāju, alkatība lepnums, tas jau varbūt uz vienas līnijas arī ir. Un, domājot par tādu nabadzību, liekas, nabadzība, bagātība liekas, vai ne? Es domāju, neviens no mums tā baigi tā šausmīga nabadzība nav piedzīvojis, bet es domāju, tas ir spēcīga liecība ikvienam, kurš ir bijis pamatīgā nabadzībā un tomēr ir palicis uzticīgs Dievam un bijis spējīgs paļauties uz viņu, vai ne? Patīk teikt, no Dieva žēlstības mēs tur dzīvojam, bet, es domāju, katram mums ir kaut kādi iekrājumi. Mēs viegli pateikt vārdos, grūtāk izdzīvot, un, lai Dievs pasarg, varbūt, ka mums nebūs tas tā tik tiešām jāpiedzīvo varbūt mūsu dzīvēs. Bet, varbūt kādu vēl komentāru domas pēdējās pie šīs sadaļas, pirms mēs virzamies tālāk uz beigām. Varbūt vēl nedaudz paturpināt to, ko tu teici. Mēs šeit ļoti skaisti arī atskatīties uz Filipiešiem 4. nodaļu, kur Pāvils pats ir stāstījis par to savu pieredzi, 11. līdz 13. pantā. Es to nesaku trūkumu dēļ, esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā. Esmu ieskaties visādos likteņos, protu būt paēdis un izsalts, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Un tad tas svarīgākais, es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Tas tas skaistākais. Šeit ir nāc prātā valda Indra Šonaka dziesma, bagātnieka dziesma. Ja man ir Jēzus, man ir viss. Un tā, lai Dievs tiešām dod, ka mūsu sirdīs ir tāda attieksme, ka mēs varam katru mirkli tā arī dzīvot. Ka, ja man ir Jēzus, man ir viss, ko man vajag. Skaists. Ko tur vairāk ko piebilst? Jā. Labi, tad, teiksim tā, mēs esam nonākuši pie pēdējās sadaļas, pie beigām šai 6. nodaļai, un tad jau mēs būsim pabeiguši 1. Timotejam 6. nodaļu. Un visu grāmatu patiesībā.
ja jūs esat klausījušies visus mūsu ierakstus un ciklu, teiksim tā. Bet, laikam jau Matīs, varbūt tev jālas ir šie pēdējie no 11 līdz beigām. Bet tu, Dieva cilvēku, no tā visa bēdz. Dzenies pēc taisnības, godbijības, ticības, mīlestības, izturības, lēnprātības. Cīnies labo ticības cīņu. Tur cieši mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, apliecinādams savu labo atzīšanas liecību daudzu liecinieku priekšā. Es piekodinu tev Dievu priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas sniedzis labo atzīšanas liecību Poncija Pilāta priekšā, stingri ievērot šo pavēli, lai tā netiktu aptraipīta un nopelta, līdz atklāsies mūsu kungs Jēzus Kristus. Viņu laikiem pienākot rādīs svētlaimīgais un vienīgais varenais ķēniņš un valdnieku valdnieks. Vienīgais, kam ir nemirstība, kas mīt nesasniedzamā gaismā, viņu neviens cilvēks nav redzējis, nedz spēja pat uzlūkot. Viņam vienīgajam mūžīgs gods un vara. Āmen. Mūdini šā laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi un neliek cerību uz bagātību, kas ir nedroša, bet lai paļaujas uz Dievu, kas visu mums bagātīgi sagādā mūsu priekam. Liec viņiem darīt labu, lai viņi kļūst bagāti labos darbos, lai ir augstsirdīgi un devīgi, tā sakrājot savu stingru pamatu nākamībai, lai tādajādi dzīvotu īstu dzīvi. Sargi Timotei šo mantojumu, izvairīdamies no pasaulīgas tukšvārdības un viltus atziņu melīgiem apgalvojumiem. Daži tās sludinādam ir novērsušies no ticības. Žēlastība, lai ir ar jums. Paldies! Bet ņem par labu. Un, šajā pēdējā sadaļā varētu teikt, Pāvils tā apkopo varbūt vairākas lietas kopā un iedrošina Timoteju pie kā pieturēties. Viņš tā pēc tam apraksta, tā teikt, dievavarnību un Jēzus Kristu un tā teikt, kam mēs dienas beigās atskaitamies. Un tad beigās arī pamudinājums par to pašu bagātību un arī par viltus mācību pēc tam 12. pantā par tukšvārdību. Bet, kad mēs lasījām un runājām par šo jauniešu vakarā, tad mums bija tēma cīnies labo ticības cīņu, kas te ir rakstīta 12. pantā. Tad jautājums varbūt jums ir, kas ir labā ticības cīņa mums kā kristiešiem? Es teiktu, ka tā ir tās vēsts paturēšana sevī, tā žēlstības, bet tā labā vēsts paturēšana sevī. Un, man liekas, man ļoti patīk domāt, ka es katru dienu varu pārdomāt to evaņģēliju vēsti, ko Jēzus manā dzīvē ir izdarījis, un pārdomāt, ka tas ir viss žēlstībā. Un man liekas, cīnīties labo ticības cīņas teikt, ka kā šajos matos ir teikts, tur cieši mūžīgo dzīvību un apliecinādam savu labo atzīšanas liecību daudz liecinieku priekšā. Un man liekas, tas arī kaut kādā ziņā ietver kādas garīgās disciplīnas savā ikdienā. Un, gan dievvvārdu studēšana, gan arī lūgšana, gan gavēns, gan tās visas lietas, kā mēs varam tuvoties Dievam un labāk saprast viņu un viņa vārdu, viņa prātu. Jā, man šis vārds labā ticības cīņa, man reāli iedvesmo šī frāze, man liekas tāds, tā kā te ir cīņa, un viņa ir jācīnās, un es varu būt tas varonis, kas sacīna šo cīņu. Un man liekas, kāds to skatītos, tā ticības cīņa, ir, pasaulē ir daudz dažādu kārdinājumu, izaicinājumu, un šī pasaule ir, tā teikt, jāsacīna, jāuzvar, un ja es ir uzvarējis pasauli, mēs varam turēt drošu prātu, kā saka. Bet man liekas, tā ir tā, noturēt, visu to mācību, noturēt to pasauli mainošo vēsti un ticību, kaut kam, kas ir pēc šīs dzīves, man liekas. Es tā skatītos, kas ir šī ticība. Rūt, varbūt tev kā liekas, ka... Es teiktu, man diezgan līdzīgi jums. Un tas, ka tur iesāks ar cīnies, tas man šeit tomēr norāda, ka ir kaut kāda pretestība. Un tad domāju par to pretestību, visbiežāk to jau redzu, attiecībās pašu sevi, ka man ir šī joprojām grēcīgā miesa,
Un ka tomēr katru dienu ir šī apzinātā izvēle, nu kā tad es pavadīšu šo dienu, es pavadīšu, tiecoties to nodzīvot Dievam par godu, un tā teikt, jā, nevis barojot savu miesu, bet tā vietā tā kā sagatavot savu miesu, lai viņa ir, tā teikt, zem tā garīgā cilvēka, lai garīgais cilvēks tiktu barots, un tā miesa vairāk ir kā līdzeklis, ar ko tas garīgais cilvēks var darboties. Ka tā ir mans pašas, tā teikt, miesas pakalpināšana, kas neļaujos, piemēram, nezinu, slinkumam, bet, jā, kas neizšķir to laiku, ko man Dievs ir devis, ko Jēzus ar savām astīm ir dārgi atpirts. Kā tur sēdz to, jā, ikdienas cīņa pašai ar sevi, ar savu ego lepnumu, bet man liekas, ka te arī ir tā, nu, plašāka cīņa, kas ir ārpus manas pašas un kas ir lielāka par mani, un, jā, arī, ka tik pievienots, ka tomēr ir kādas, nu, sliktas lietas, kas notiek pasaulē, kaut vai, nu, atceries to, ka mēs necīnāmies pret miesīgo, ka šī cīņa ir pret garīgo, un to vienmēr paturēt prātā, un arī, tā teikt, kā neaizmirst par to, ka tas nav tikai par to, ko mēs redzam ikdienā, bet ka bieži vien tam ir arī dziļākas lietas, un ka bieži vien aiz kādām sāpēm vai aiz kādām atkarībām tur reāls, vai vēl kaut kā tur stāv reāls garīgas važas, un ka tā ir tā mūsu cīņa, kā garīgi cīnīties pret šiem spēkiem, un Dievu vārdā ar Jēzus asinīm nest, tad arī to brīvību citiem. Bet man klausoties tevi, man liekas, nu, reizēm liekas, nu, okay, nu, kur ir tie dēmoni, ko man jācīnās, un kur ir tas vēlns ap stūri, kur viņš kā rūcošs lauva iet, gribot saplosīt man. Visbiežāk tā cīņa ir ar to džeku, kurš stāv man pretī spogulī. Tas, ko Pāvils saka, to, ko es gribu darīt, to es nedaru, to, ko es negribu darīt, to es izdaru. Tas ir to kaut kā ar tavu liecību, nekur tu stāstīji. Vienā brīdī tev Dievs iedod brīvību, bet kaut kur tā kā arī paliek. Un tev ir brīvība, bet tev ir izvēle. Vai palikt brīvībā, vai iet atpakaļ tajās važās. Un viņš saka, cīnies labo cīņu, ne? Tur cieši mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts. Nu, tad vispār, vai man mūžīgā dzīvība ir faktors, tad, kad es domāju par cīņām? Vai es par to vispār aizdomājos? Ne? Un atceramies vēl vairāk tas kontekstā, ne? Tas, ko mēs arī kādreiz paņemam pantiņu, un te jauna perikopa sākās, tad neskatāmies. Bet tas ir kontekstā ar tur atkal par to pašu, nezinu, labklājību, par mantiskārību. Viens tas pants, kurš ir, bet tu cilvēki no tā visa bēdz. Un kas ir tas virziens, kur bēgt no alkatības? Ja viņš saka, kur ir? Pirmkārt, taisnība. Vai tas ir tas, ko es meklēju? Ja? Nu, pie Dieva ir viss taisnība un arī žēlstība. Pēc godbības, vai tas ir tas, ko par mani var teikt, vai ne? Ticība. Par mani saka cilvēku, ka Matīs ir diktīgi ticīgs. Viņam ir vienmēr tā pārliecība, ka viss būs kārtībā, ka Dievs man neaizmirsīs, ka viņš man pasargās, ka viņš man vadīs. Vai ne? Vai mīlestība ir vārds, ar ko mani kāds raksturot, vai mīlestība ir tas vārds, just kā tevi raksturo, draugu, ritīgi, lai kas, Justs ir, tik mīlošs džeks, viņš tā mīl dzīvnieks, un tā mīl cilvēks, un dabu, un visu pārējos, ka, es nezinu, nav tas pirmais vārds, ko es par tevi teiktu, un es domāju, tas nav pirmais vārds, ko par mani teikt, bet šeit ir, vai ne, tie veidi izturība. Vai es tāds, labi, es padošos, man nav vērti, man šodien nav noskaņojums, šodien, vai citi cīnās, lēnprātība. Nekur viņš iedod vairākus konkrētus veidus, kā bēgt no tā, kas ir ļaunuma sakne, no alkatības, un tad viņš rekur atceries cīnoties šo cīņu, kāpēc tātad ceļš uz mūžību. Mēs esam mūžīgai cerībai aicināti. Mums ir kaut kas labāks sagatavots par to, pēc kā mums reizēm varbūt pat kārojās šeit virs zemes. Un tad ir jābūt tajā cīņā. Tā ir tā ikdienas process. Jā. Un galvenais, ko viņš saka, un cīnies daudz liecinieku priekšā. Tātad mēs daudz runājam arī par to, kas notiek tajā privātajā laikā, vai ne tavā personīgā, ko neviens neredz, ko tikai Dievs redz. Bet sāksim arī ar to, ko cilvēki redz, kā viņi mūs raksturot, kas būtu tie, 2, 3 vārdi, kuriem viņi teikt, ok. Man smieklīgi, pat viens tūs draugs atnes iedeva kladi, viņš teikt, kur atmiņu kladi.
aizpildi. Tā kā skolā tur viņam bija kolēģis attaisījuši atmiņas, un viens no jādēļ bija raksturo man 3 vārdos. Pats es nemāku raksturot savus vienu no labākiem draugiem 3 vārdos. Ne? Tas tā kā smieklīgi. Bet kas ir? Un tas man liek atkal par sevi domāt, kur ir tie vārdi, kā man citi raksturot. Jā, un man liekas, dienas beigās, tāpēc jau mēs esam kristieši, tāpēc mēs ejam uz draudzes baznīcu, jo mēs apzināmies, un ka mēs, teiksim tā, cīnamies, un mēs neesam perfekti, un mēs mēģinām iet tos svētāpšanas ceļu, un tāpēc draudzes ir tā vieta, kur mēs varam arī izdzīvot, vai ne, kur mēs varam parādīt to mīlestību, kur mēs varam parādīt izturību. Un tajās savstarpējās attiecībās, protams, arī ārpus, vai ne, draudzes tur darbā un skolā, vai kur citur, jā. Tad, varbūt jautājums, nezinu, personīgi, kā jūs redzat sev ticības cīņā, kāds jūsu ceļš varbūt, es tā teikt, varu teikt, sākt. Man liekas, ja mēs arī skatāmies šīs nodaļas tādu kontekstu, man liekas, tā varbūt tā alkatība ir tāds, varbūt man tāds lielākā, varbūt ticības cīņa, kur jāpiestrādā. Es mēdz būt tāds skopāks nekā vajadzētu, un tur jāpielabo, bet es redzu arī veids, kā tas, kur tas tiek pārbaudīts tiešām manā dzīvē, un nāks pakļauties, tā teikt, augstākai gribai. Bet, jā, tā varbūt tā man cīņa no šīs nodaļas, kas varbūt, kā jums varbūt ir kaut kas. Es teiktu, ka man ikdienā tā lielā ticības cīņa bieži vien ir saistīta ar to steigu, ka ir tik liels tas skrējiens, ka liels fokus ir uz vienkārši kā izdzīvot šo nedēļu, kā izdarīt visas lietas, neko neaizmirst, un ka tas fokus no Dieva tiek principā novirzīts uz mani pašu un uz darāmo darbu sarakstu, un ka tur principā pazūd arī šī mūžības skata apziņa, es teiktu, un kas sāk pārāk augstu vērtēt lietas, kas ir īsumā sīkas un nebūtiskas un mūžības kontekstā ļoti maznozīmīgas. Un es teiktu, tā ir bieži vien man tā lielā cīņa paturēt to skatu uz to, kas ir patiesi svarīgs, kā arī visā tajā skrējienā, kā mēs piekūstam. Līdz ar to gan prast atrast laiku, lai atpūstos un atjaunotos, bet arī, tā teikt, savā nogurumā, nekļūt īgnai, nesāk dusmoties uz citiem cilvēkiem, nepacēt balsi. Es teiktu, tās visbiežāk tās lielās cīņas. Jā. Man liekas, man personīgi būt tādai drosmīgākai, man liekas, ir īpaši savā darbiņā. Tiešām ļoti vēlētos pasludināt to labo vēsti un stāstīt par Jēzu un nebūt tāds, kas izpatīgi, bet tā ir man tā cīņa un jā, bet ir daudz labāk, man liekas, Dievvārds daudz ko atklāja par izpatikšanu cilvēkiem, un tāpēc, jā. Es varētu, tas tad mazliet netradicionāli uz šo atbildēt, bet ar 17. pantu, kur rakstīts paļaujas Dievu, kas visu mums bagātīgi sagādā mūsu priekam. Es domāju, pārāk bieži sanāk raizēties un domāt, ka es esmu par visu atbildīgs un īstenībā vairāk priecāties. Tā būs tā cīņa. Ņemt vieglāk lietas, saprast, ka man viss nav jāatrisina, ka man ir vairāk jāpaļaujas un būs labi. Jo tas man ļoti asociējās ar Salmanu mācītāju, ko viņš tā kā Salmans savas dzīves norietā rakstīja, kā saka, reizēm grozīgo grāmatu. Jā, mazliet, bet viņš saka, ka nekā jau labāk nav, kā līksmoties un priecāties, kamēr cilvēki dzīvo. Ja? Ja cilvēks ēd, dzer un rod prieku visos savos pūļņos, tad tā ir Dieva dāvana. Tas vienkārši ar prieku dzīvot ikdienu, teiksim tā. Jā. Dienas beigās dzīve ir skaista. Ir īpaši ar Jēzu. Un, teiksim, labs noslēgums ir tas 20. pants, kur Pāvils saka, sargi Timotej šo mantojumu, izvairīdamies no pasaulīgās tukšvārdības un ilgas atziņu melīgiem apgalvojumiem dienas beigās. Turēsimies pie patiesības un pie Dieva vārda. Tas arī būs tas. Bet mūsu laiks tuvojas beigām. Un paldies, ka jūs bijāt ar mums un klausījāties.
Mums ir ienākusi viena aizlūgšana vajadzība, un tāpēc es domāju, varbūt pirms mēs beidzam arī es varētu aizlūgt par Jāni no Rīgas, kungs, ka tu viņam var palīdzēt šajā laikā, kad viņš ir darba meklējumos, un ka tu viņu var apgādāt, un ka viņš var palikt uzticīgs tev, un dod viņam īsto darbu īstajā laikā. Pat ja šis ir tāds uzticības pārbaudījums viņam, tad dāvā viņam izturību, ka viņš paliek pie tevis, kungs. Tos lūdzu tavā vārdā. Amen. Bet paldies, dargie klausītāji, ka bijāt ar mums. Lai jums, ir jau Ziemassvētki beigušies, bet lai jums arī laimīgs jaunais gads, jāteiksim tā. Mēs bijām ar jums šovakar Mateja jaunieši kopā. Čau, čau! Tā.